parunāsim par to, kas tad ir šīs sevs mīlestība. Ja mīlestība ir darbības vārds. Kādam liekas, ja es piedošu, es būšu vājš. Tu dzīvo bez mērķiem šodien? Jā. Bez mērķiem? Jā. Tev nav vispār nekāda mērķa? Nē. Ne uz bērniem? Nav neviena, ar ko dalīties ar to, kas mums ir. Strādā ar valsts prezidentiem, jurisprudencē un tā tālāk. Es reizi gadā rīkoju pasākumu, tur 500-600 cilvēki nāk, un nedēļu pirms pasākuma es pateicu, ka es netaisīšu. Tāpēc cilvēks jūt, ka nav pietiekami. Kaut kas laika pietrūkst. Spēks, piedošana. Kas es tāda esmu, lai pateiktu, ka tu domā pareizi vai nepareizi? Dzīvnieks dzīvo tā, kā viņam vajag dzīvot. Cilvēks pēc būtības viņam vajadzētu dzīvot cilvēkiem. Izaugsme ir tur, kur beidzās komforta zonas robeža. Tu veido savu paštēlu ar saviem mērķiem, un 10 gadus tu man tagad saki, es sevi būvēju. Kā izskatās reāli sevs pieņemšana? Es pati stāvu uz naglām un nāk cilvēki. Bet vai tiešām tas esi tu? Tu sevi neesi saticis. Tu nevari sevi iemīlēt, kamēr tu pats sev melo. Self-love ir meli, ja tu dzīvo pats pret sevi. Tu patiesībā neienīsti sevi. Tu vienkārši zini, ka tu nedzīvo tā, kā tu varētu dzīvot. Un tā sajūta iekšā nav zema pašvērtība. Tā ir tava iekšējā balss, kas tev saka, tu dzīvo melos. Tu vari meditēt, tu vari afirmēt, tu vari klausīties neskaitāmus podkastus, bet kamēr tu neesi godīgs pats pret sevi, tu nekad sevi neiemīlēsi. Šodien mēs runāsim par ļoti aktuālu tēmu – sevs mīlestība. Ļoti populāri, visi grib mīlēt sevi, visi sev mīl, un tas ir ļoti tagad aizgājis jau tādās plašumos. Šodien mēs visi parunāsim par to, kas tad ir šīs sevs mīlestība, kāpēc tu joprojām jūties nepietiekams, ja tu sevi mīli, kāpēc self-love pats pēc savas būtības nestrādā, kā tu pats sev patiesībā sabotē un kāpēc tu baidies būt godīgs pats pret sevi. Noskaties šo epizodu līdz galam un iespējams šis būs visnepatīkamākais video, ko tu šonedēļ būsi redzējis. Šodien pie manis ir brīnišķīgas dāmas, kas ar šo tēmu ir saistīts ikdienā, viena caur ķermeni, otra caur prātu un varbūt arī kaut kur kopā. Sandra Sondore, bijusī politiķe un juriste, jogas pasniedzēja, somatikas un elpas un skaņu prakšu vadītāja, Laimavotu retrītu centra un House of Devi līdzdibinātāja. Čau, Sandra. Čau. Un Nika Todavčiča, personības izaugsmes trenere, kas strādā ar cilvēku domāšanu un sajūtām. Čau, Nika. Čau. Sveiki. Ja tu skaties un tev ir diskomforts, tas nav nejauši. Tu vari aiziet, bet vari arī palikt un beidzot paskatīties uz sevi patiesībā, kas notiekās. Jo patiesība nevienmēr būs salda. Tāpēc, ja tev šī patiesība neliekas salda, tad tu arī vari ielikt sirsniņu vai piesekot mūsu kanālam, ja tev uzrunā šī informācija, par ko mēs šeit runājam. Nu, ko sāksim ar brutālu jautājumu? Pārsteidz, ja? Vai self-love kustība patiesībā padara cilvēkus vājākus? Nu, jautājums, kas ir tas self, kuru love? Kas ir saturs tam terminam? Jo man liekas, ka mūsdienās cilvēki ir diezgan tādi egocentriski orientēti. Viņi varbūt izdara izvēles balstoties no tā, kas viņiem konkrēti patīk, un viss ir relatīvs, katram ir sava taisnība un tā tālāk. Un tad, vai self-love ir tad, ja es izvēlos darīt tikai tā, kā man patīk? Un vai mana šī atskaites sistēma īstenībā noved mani pie pilnības, vai tieši otrādi iztukšo, un gala rezultātā es palieku vientulībā, jo neviens negrib ar egoistu veidot attiecības. Bet self-love jau kaut kur ir bišķi egoisms, vai ne? Tomēr pa sevīm, Tāpēc tas ir jautājums, kuru sevi un ar kādu motivāciju. Labi. Laikam es šeit aizķēros pie diviem momentiem. Viens tu teici vājš. Padara cilvēks vājāks, jā. Jā, ko savukārt tu redzi kā vāju, jo es atceros, ka bija viens laiks, kad es baidījos būt vāja. Man likās, kaut kas ar mani nebūs pareizi. Un tad es izdarīju, ko? Es uzrakstīju grāmatu un atvēru sev pilnībā visu, kas padara mani caurspīdīgu. Kāds to definē par vājību, un es ieguvu vislielāko savu spēku ar to, ka neviens jau man vairs nevar ievainot. Tādēļ, kas ir vājība? Būt īstam?
ļaut būt atvērtam un baidīties, ka tevi ievainos, tāpēc es uzbūvēšu mūri un būšu spēcīgs? Tā kā, par ko mēs te runājam? Kas ir tā vājība? Vienam vājība būs kādu mīlēt. Es teiktu, es esmu vājš, jā, tavā priekšā. Bet man šķiet, jebkuram vīrietim, kuram ir meita, automātiski parādās vājība, vai ne? Tāpēc tas ir tāds arī mīlestība pati par sevi ir spēt iedot otram cilvēkam vai sev atļauju būt jebkādam. Īstenībā es neuzskatu, ka sevis mīlēšana ir vājība. Es uzskatu, ka es pieņemu sevi gan to melno pusi, gan to balto pusi. Man viņas eksistē vienlaicīgi, viņas nevar viena bez otras būt. Un tas, man liekas, ir skaisti, nevis vāji. Spēks atzīt savas kļūdas nav vājība, jo to nevar visi. Nē, es tev piekritīšu. Jo atļaut sev būt vājam, tad pateici labu lietu. Tas ir īstenībā milzīgs spēks. Ja? Un tas tā vājība, jā, jautājums, no kuras puses skaties to vājību. Es arī neuzskatu, kā ir vājība. Protams, bišķi provokatīvs jautājums. Tāpēc arī atbildi ir, teiksim, tāda dziļāka. Ja? Mēs laikam tikām galā abas. jā, jo tas tieši tā. Ir, te ir punkts sistēma. Katrs to saprot, ja? Jo tieši tā viņš nav, teiksim, tur nav pareizās atbildes, ja? Kad katrs jūs sadzirdējat kaut kādu savu lietu, un man liekas, tas arī ļoti būtiski, ko tu pateici, atļaut sev būt arī vājam, ja? Un tas arī, vai tā ir mīlestība pret sevi atļaut sev būt vājam? Vēl viens moments, kur to man šķiet ir ļoti viegli novērot. Cilvēks bieži nepiedod. Dzīvo nepiedošanā. Kādam vai notikumam. Vai sev. Visbiežāk. Un tad ir jautājums, kādam liekas, ja es piedošu, es būšu vājš. Bet ja piedot ir tik viegli, un tas ir nevis spēks, bet vājība, tad kāpēc visu to neizdara? Kāpēc to neizdara, jā. Kāpēc tas ir ļoti grūti? Vai ne? Tāpēc, ka tur ir patiesi dziļš spēks nepieciešams. Un tādēļ man liekas, ka ja pat es esmu vāja, es varu atļauties tādu būt. Mani tas nepadara nekādas. Es pati savās acīs tādēļ nekļūstu par sliktāku cilvēku, ja es esmu vāja. Jā, un jautājums, kur vāja? Ja tu esi vājš dzīvē, necīnies pret kaut kādām grūtībām, tad tu esi vājš. Jā. Ja tu atkal ej cīnies un varbūt nepareizais cīnies, bet spēj sevi kaut ko mainīt, un kā tu saki, piedot, iemācīties runāt, pieņemt kaut kādas lietas, par to necepties, tā jau nav vājība. Varbūt sabiedrībā tā skaitās vājība, bet pēc būtības jau tā nav vājība. Ļoti apgriezt, jā. Jā, ļoti apgriezt, jā. Jo, ja man šķiet arī alkoholiķis spētu atzīt, ka viņš ir alkoholiķis, viņš tanī brīdī kļūst vājš, viņš atzīst, bet tikai tanī brīdī, kad viņš atzīst savu vājību, viņš spēja viņu izārstēt, viņš spēja ar to kaut ko darīt. Tieši tā, tas pirmais solis par uz pārmaiņām. Un jā, tur ir diemžēl lielākā daļa spēks vājībā, vai ne? Spēks vājībā, jā, diemžēl tas, ko tu labi pateici, jā, par šiem alkoholiķiem, tur narkomāniem un tā tālāk, jā, ka cilvēkiem lielākā problēma ir atzīt savu pateikt, ka viņam patiesībā tā problēma ir vislielākais. Es gribēju taisīt aplikāciju, mēs tur ar vācu atkarības speciālistiem sazinājāmies, jā, mēs tur jau sākām to projektu gadu taisījām, un beigās mēs viņu pagaidām nobremzējām, tāpēc, ka, problēma jau tāda, kā tu to cilvēku uzrunās, jā, tāpēc, ka viņš jau neatzīst. Viņš neatzīst, ka viņš ir atkarīgs. Tajā fāzē, kur viņam vajag palīdzību, viņš pārsvarā neaizies līdz tajā aplikācijā. Tā lielākā masa, jā, tā ir. Jā, tā ir. Vai pieņemt sevi nozīmē neuzņemties atbildību? Pieņemt sevi arī šajā vājumā, pieņemt sevi tādu, kāds tu esi. Man liekas, ka tā ir vislielākā atbildība. Un par vājumu es arī gribēju piebilst, ka pēdējo 2000 gadu laikā ir viena personība, kas ir atstājusi neapstrīdamu iespaidu uz cilvēks. Tas bija Jēzus. Un tas, ko viņš demonstrē, nesen bija Lieldienu fenomens, ir tieši spēks piedošanā, spēks tajā, kas ārēji varbūt šķiet kā vājība. Mēs zinām Lieldienu stāstu, ja neatvērās debesis un nenogrāna pērkons un nenospēra visus sliktos un neatbrīvoja šo personību, šo pravieti, šo vispār, kurā tradīcijā viņu uztver kā dievu, kā dieva dēlu, neatbrīvoja, bet tieši caur šo piedošanu viņš parādīja brīnišķīgi piemēru, kā visās garīgās tradīcijās avatāri, pravieši, viedie, viņi rāda tieši šo spēku,
tādās augstās kvalitātēs, kas ārēji varbūt izskatās nespēka pozīcija. Ja? Bet es domāju, ka apzināties situāciju un būt godīgam par to, kur tu esi, katrā konkrētā brīdī, kaut vai tas alkoholiķa piemērs, ir uzņemties atbildību par savu dzīvi. Jo ir atkal otra medaļas puse, ir cilvēki, kas visu laiku ir upurī, kuriem visu laiku vainīgi ir citi, vainīgi ir apstākļi, vainīgi ir, vecāki, bērnības traumas, bet viņi neuzņemās atbildību par savu dzīvi. Atrod vainīgo, teiksim, ka kādu, tad, principā, tu dzīvo, tā kā tev vieglāk dzīvot, ka tev ir kāds vainīgais atrast. Man arī bija tāds laiks, kad es tur, iegāju dziļumā un sapratu, reāli, ko esmu paņēmis no bērnības. Es dzīvoju tajā, teiksim, tur, kad man bija atrastot vainīgie reāli, kas man, principā, tagad pie visi ir vainīgi, teiksim, Es daudz gadus tajā dzīvoju, un, protams, tas nav tur varbūt tas nav tas ka arī man jāaiziet cauri, lai saprastu, ka tas jau arī tev neko nemaina. Tas, ka tu esi atradis tur, kaut kādu vainīgo vai iemeslu, tas jau neko nedod. Svarīgākais, ko tu tālāk dari. Ja tu saprati, no kurienes tas nāk, svarīgākais, ko tu tālāk ar to dari. Un tur ir šī atbildības uzņemšanās. Tu uzņemies atbildību, tas, principā, atbildības uzņemšanās nozīmē pieņemt sevi. Arī tāds jautājums, kurā es parasti redzu citu perspektīvu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs bieži vien uzņemamies atbildību, lai nejustos vainīgi. Tāpēc, ka tā ir monētas otra puse. Tātad es kaut ko izdaru, un es varu par to justies vainīga. Tad, kad cilvēks jūtas vainīgs, viņš paceļ rokas. Es esmu vainīga. Es atzīstu. Reiz. Bet nesako darbību. Es vienkārši esmu vainīga. Es uzņemos to. Un tad ir, lai es nebūtu vainīga, lai tu mani nevarētu vainot, es varu pateikt tā, zini, tev ir taisnība. Piekrist. Mana problēma, es šo visu ievārīju, tas ir tas, kas rezultāts ir mans. Es esmu pilnīgi atbildīga par to. Bet jautājums arī, vai sekos tālāk darbība. Jo es tev ļoti labi varu atšūt, pasakot, klau, es visu salēdu grīstē, tas, kas tagad rezultāts, tas ir manējais. Es ļoti labi uzņemos atbildību. Es šajā fenomenā esmu bijusi, tāpēc man tas ir ļoti pazīstams. Es ļoti ilgi esmu jutusies vainīga, sistemātiski. Un, lai nejustos vainīga, mans ego paterns izdomāja jaunu veidu šo atbildīgā. Un es sāku uzņemties vienkārši pa visu atbildību. Un tik brīvi justies, bet tas ir vienkārši vēl viena bedre, kurā tu tā kā sevi ļoti labi attaisno, jo redzēt, es neesmu vainīga, es esmu tagad atbildīga. Bet stāsts seko tālāk, ko tu tieši dari pēc viena vai otra. Tas drīzāk pastāstīt vairāk. Vai ir soļi tālāk tam, ka es tagad uzņēmos to atbildību, vai ne? Vai es vienkārši pasaku, fakts. Es uzņemos, tas ir mans. Tas arī ir būtiski. Tas arī ir būtiski uzņemties atbildību, bet neuzņemties atbildību par to, kas nav tavs, bet uzņemties par to, kas ir tavs. Arī, un ko darīt. Un tālāk, ko darīs. Jo tas, ko tu saki, tās ir tās schēma terapija. Ziniet, schēma terapija, tas ir viens no veidiem, kā tu vari, kā tu aiziet, lai mīkstinātu sev kaut kādas triggerus no kādām traumām, ka tu vai tu uzņemies atbildību, vai tieši otrādi distancējies, vai tu aiziet hiperkompensācijā un reāli kaut kādā veidā, teiksim, lai tev vieglāk to būtu pārstrādāt. Es tieši šobrīd par to diezgan daudz esmu šajā tēmā iekšā, kas mums principā tā kā noscīt. Principā, kas arī principā mēs tādā veidā pastiprinām to savu schēmu, to savu traumu, ar šīm vai izvairīšanās, vai mēs, kā tu saki, es uzņemos vieglāk atbildību, un pasaku, viss ir ok, tādā veidā, lai neiet. Tāds ļoti gudrs veids. Ka, principā, kas neko nerisina. Cik daudz tu esi gatavs uzņemties? Es uzņemos, es atbildību uzņemos par šito. Jā, viņi ir daudz tā atbildība, bet tas ir otrs grāvis. Tas otrs grāvis, jā. Kāpēc cilvēki saka, es sev mīlu, bet dzīvo patiesībā tā, kā sev ienīstu? Varbūt šeit var uzreiz izkristalizēt, ko nozīmē sev mīlu un ko nozīmē, kad es rīkojos pats pret sevi. Ir viens tāds fenomens, kas vienkārši rīkojot reitrītes, mēs periodiski sastopamies ar to, ka sieviete saka, es esmu izdegusi. Pārsvarā uz reitrītiem brauc sievietes un uz semināriem dažādiem pašizaugsmes kursiem. Man ir apnicis visu laiku izdabāt, apnicis veltīt laiku citiem. Es gribu nolikt sevi tagad pirmajā vietā. Un tur mēs sastopamies ar šo fenomenu, ka ir kalpošana un ir izkalpošanās.
Jo kalpot īstenībā no resursa, tā jau ir mūsu dzīves jēga. Krievu valodā ir vārds služīt, kas nozīmē ļubovju žīt, dzīvot mīlestību. Ja mīlestība ir darbības vārds. Nu, iedomājamies, ka mums, piemēram, pieder, visus šīs planētas, visas iespējamās bagātības, mēs dzīvojam piedzvaigžņu kurortā, bet mēs esam pilnīgi vieni. Mums nav neviena, ar ko dalīties ar to, kas mums ir. Mums nav šīs miedarbības attiecība. Un tad ir tas otrs fenomens, ka mēs esam deficīta stāvoklī, un mēs ārēji, kā veicam to pašu darbību, mēs it kā darām labu, bet īstenībā mēs krājam tos laikus, tāpēc, ka ir iekšā tas caurums, un tu visu laiku gribi iegūt to apstiprinājumu, ka tu esi vērtība no ārpus. Un tad, kad nav šīs sinerģijas, tad, kad nav tā novērtējuma, nav mīlestība abos virzienos, jo tā nav vienvirziena. Tas nenozīmē, ka ja tu dod, ka tev nav tiesības saņemt atpakaļ. Beznosacījuma mīlestība nenozīmē, ka nav šī sinerģija. Un tad notiek šī izdegšana, un tad ir otrs grāvs. Viss, es vairs to negribu, tagad tikai man, tikai sev. Bet tikai sev savukārt ir tā kā šāhu pašam ar sevi spēlēt. Tās attiecības, ir sevišķi sievietēm, ir ļoti svarīgas. Mēs pat uz darbu ejam dēļ attiecībām. Es domāju, ka viņš ir svarīgs visiem. Vīrietis vienkārši to neatzīst. Vīrietim ir jēga. Vīrietim ir svarīga jēga kā vārdā. Viņam ir ģimene, viņam ir kaut kāds projekts, un viņš iet un cīnās. Ja? Sieviete atkal veido šīs horizontālās saites un harmonizē to visu. Bet jebkurā gadījumā, tās ir atkal, kā mēs runājam, vienas medaļas, divas puses kalpot un izkalpoties. Ja? Un no turienes, man liekas, bieži aug kājas tā ir radikāli pretēji rīcībai. Viss tagad es mīlēšu tikai sevi. Pretējais grāvs, ja, un pēc tam tu tāpat nonāks kaut kur vidusceļā. Ja? Ok, bet varbūt saprotam divas svarīgas lietas, ko mēs šobrīd izrunājam. Pirmais, kāpēc sabiedrībā vājība tiek uzskatīta tas, kad, kā apgrieztais, tas fenomens, ko mēs runājam, ja? Ko mēs domājam, cilvēks, kas ir vājš, kurš patiesībā spēj atvainoties, piedot, pieņemt, varbūt kaut kur neiesaistīties, vēl kaut ko viņš nosacīt skaitās vājš, ja? Sabiedrības. Bet tai pašā laikā reāli cilvēks, kas tur ir brutāls, vēl kaut ko, viņš tipa skaitās stiprs, kaut ko viņš vispārībā nav stiprs, viņš ir šizofrēnis varbūt tās, ja? Kāpēc jūs prāt ir šī apgrieztā sabiedrībā domāšana šobrīd par šādām lietām? Diezgan daudzai lielai sabiedrības, neteikšu, ka visai, bet tā sabiedrības masai ir tā doma, ka bišķi apgriezt, ja, teiksim, ka cilvēks ir, piemēram, vīrietis raud, ja, piemēram, tur visiem skaitās tā vājība, piemēram, ja, bet, kāpēc tā ir? Varbūt vēl joprojām ir nospiedums, protams, no padomu laikiem, kur vienkārši audzināja savādāk, un informācija, kuru nodeva paudzei, bija pavisam savādāk. Šobrīd cilvēki vairāk varbūt piekļūst tai informācijas daļai, kas ir saistīta vispār ar tavu emocionālo stāvokli. Jo kādreiz neeksistē mīlestība, kādreiz neeksistē seks, bērns atnes stārķis, un mēs kopā esam tāpēc, ka mēs esam kopā un viss. Ne? Tā kā mums ir satikās, uzreiz ir jādibina ģimene, neviens neprasīja, vai tu mīli, vai tu nemīli, vienkārši satikās un bija. Kādas sajūtas? Par kādām sajūtām? Stāsts par izdzīvošanu. Tas varētu būt viens aspekts, ko mēs vēl joprojām jūtam kā nospiedumu. Ja mēs paprasīsim vecmāmiņai vai vecmāmiņai, kas priekš viņas bija mīlestība, es domāju, ka viņai formulējums būt kopā vienkārši un izkauks, ja? Varbūt, jā, ziedoties, kas varētu būt mīlestība viņai. Jā, turklāt tas ir vēl tajā paudzē, ar kur mēs dzīvojam kopā, vai ne? Viņa vēl, tā paudze. Viņa vēl eksistē, jā, bet ja mēs paprasīsim bērniem, nākamām paaudzēm, pat es domāju, ka tie, kas tagad dzimst, un varbūt, man vidējiem bērnam ir tagad 7 gadi, varbūt viņam jau izpratne par mīlestību ir pavisam savādāk. Viņš arī redz, piemēram, starp mums kā starp vecākiem, mums ir pieskārieni, mēs viens otru mīlam, mēs pasakam to vārdos, mēs arī viņiem visu laiku to sakam, mēs ar vīru nekad neslēpjam savu mīlestību. Bet vai jūs atceraties, ka jūsu vecāki pieskārās viens otram, apķērās, mīlēja, parādīja to? Jums ir tādi fragmenti daudz palikuši atmiņā? Kas vispār tad ir mums, kā tā mīlestības formula? Mēs tādā ziņā ar vīru tā kā apzināti rādam, kad ir ok mīlēt vienam otru, ir ok sabučot, samīļot, būt kopā. Un
Bet tu jau Nezinu. pie tā strādā, cik gadus, ja? Tas ir, Nu, tā kā, jā, mans stāsts. vīrs arī mīļo dēlu, tā kā, lai nebūtu tā distance, ka tēvs un dēls, ka mums tagad ir tikai tur kaut kādi stingrie. Nē, kad ģimenes ietveros ir tā mīlestības valoda, man šķiet, mums vienkārši to neparāda. Nu jā, piekritīšu tev. Ko, Sandra, tu saki par šo? Nu, Kāpēc sabiedrībā ir šie tādi, apgrieztie vēl uzskati? Pilnīgi piekrītu, tāpēc, ka ir, padomājam, kādos apstākļos dzīvoja tās paudzes pirms mums, kā arī izsūtījumi. Īstenībā galvenais bija izdzīvot, vispār mīlestības izrādīšana bija, lai bērns ir paēdis. Nē, Kur nu vēl tur Dzīves kaut kādas vesels emocijas, izgulēts, pagulēts. skola izskolots, Ekstra ticis jau līdz varētu būt, grāmatām. Un bija, protams, arī, lai izdzīvotu, tu īsti nevarēji parādīt savas emocijas, jo mēs zinām, ka bija tāda, tā kā dubultā realitāte. Viens bija tas, kas bija uz āru, ideoloģija, nezinu, partijas nostāja no sērijas un tā tālāk. Un tad bija tā patiesa emocija. Un nebija taču psihoterapeiti, nebija šo podkāstu, nebija, es nezinu, Grāmatas tik daudz nebija. informācijas, kāda ir mūsu rīcībā. Un interesanti arī, ka tas ķermenis, viņš jau glabā šīs paudžu traumas, kas tiek nodotas, piemēram, pa mātes līniju. Ja? Tagad ir ļoti populāri visi šie dzimtu sakārtojumi, ģimenes sakārtojumi, somatiskās prakses, kur reāli var atsekot, kā tas ir pārmantots, nodots neapzināti kā uzvedības patērns. Ka mamma nemīļoja, ja, un nebija tādas, tā ķermeniskā kontakta kultūra, jo ķermenis bija kauns dažādu ideoloģiju un reliģiju. Izkropļotas uztvers dēļ. Tagad jau ir citādi. Nē, mēs esam pa vidu, ja? Mēs esam to vēl redzējuši. Otrs, mums ir tagad iespēja to mainīt. Tas, ko Nika teica, ja? Tas, ko tu, ja tu to redzi, ja? Ko tu ar to tālāk dari. Ja? Ja tu vēl jau, man liekas, ļoti fenomenāls process, kad, ja paskatās pasakas, kādas ir paudzē lasītas pasakas, kad, viss ir caur ciešanām, mīlestības caur ciešanām, visi seriāli caur ciešanām, dziesmas, kas mums patīk, caur ciešanām. Viss ir sasistā mīlestība, vīlušies. Visur šādi zemteksti. Visur tas ir līdz, ka mīlestība ir ciešanas. Kādus seriālus skatās cilvēki? Drāma. Filmas, drāma. Pasaku tu izlasīji, tad tur princese meklē kaut kādu tur, viņai ir nelaimīgais stāsts, viņu nāks izglābs. Visu laiku ir kaut kāda drāma. Un tas jau nododās. Ierakstās. Jā, un kā mēs tagad gaidām kaut kādu citu rezultātu? Viņš nevar vienkārši pats dabīgi atnākt, ja vienīgais mēs to sākam to patērnu laust apzinātā līmenī. Šis labs, ja es arī tāda laba lieta. Papasi cilvēkam, kāda tev mīļākā filma? Un dziesma. Nē, un dziesma. Un pēc tam saprot, ka viņš pēc viņas dzīvo reāli. Ja? Un tev tās dziesmas vienmēr būs par mīlestību, kur ir izbeigusies. Krieviem ļoti aktuāli. Tas vispār katra otrā dziesma, man liekas, tam raudu, pameta un tā, un mums viņas patīk, mēs viņas kultivējam, ne? Un mēs tā kā tajā ciešanā izdzīvojam tajā brīdī līdz to sajūtu. Un zemapziņā cilvēks, principā, pēc tādas filmas scenārija ir, principā, dzīvo. Jā, kaut kur, mums, diemžēl, materiālā pasaulē ir tā, ka mēs transformācijas ar mums notiek vai caur ļoti lielu mīlestību, vai caur ļoti lielām ciešanām. Un no vienas puses tā ir, no otras puses atkal, ja mēs skatāmies, kad ir notikušas mūsu šīs dziļākās pārvērtības, tā kā te Cohen dziesmā, ja, ka there is a crack un caur šo plaisu tevī var ienākt gaisma. Jo pretējā gadījumā viss ir baigi labi. tad ir grūti sajust to pamudinājumu meklēt to augstāko jēgu. No otras puses ir arī tāds fenomens, ka ir šī infantīlā idealizācija, un kāpēc notiek šī krīze attiecībās, un pēc tam visas vīlos attiecībās tagad dzīvojuši tikai sev, ir tāpēc, ka tu uzpogā to infantīlo ideālu uz kaut kādu konkrētu reālu cilvēku, un tu neesi gatavs uzņemties atbildību par šīm attiecībām un par šo iespēju augt kopā. Tā kā kopā iet šo ceļu uz kādu augstāku, lielāku mērķi, nekā vienkārši viens otru patērēt kaut kā. Nē, tas skaists, ko tu saki, iet kopā. Es uzskatu, kopā var iet tad, ja ap divi pasaka, ejam kopā. Ja viens saka, ejam kopā, un otrs reāli visu laiku metās nost, tur nekāds kopā nesanāks. Uzskatu pareizi.
Jābūt divatā. Jā, divatā ir normāls virziens, super, ejam kopā, skaidrs, ka nebūs viegli, jā. Atkal šis patērns, jā, kas ir jau iekšā, dziļi iekšā. Viegli nebūs, jā, mēs uzreiz pasakam, mēs pat jā. Uzreiz mēs nepieļaujam variantu, jā? Nepieļaujam, reāli, tas ir baigi briesmīgi, es esmu atklājis savu, jā. Mēs nepieļaujam variantu, ka būs viegli, skaisti, ka mēs būsim lēmīgi. Nē, mums ir uzreiz, jā, viegli nebūs. Ja būsim kopā, tad viegli nebūs. Bet mēs ar to tiksim galā. Jo, kā es vienmēr saku, arī kaut kādiem tur Instagram laivos vai kur es saku, latviešiem patīk sacensties grūtumā. Kuram grūtāk? Zini, man bija tā, tev jau tas nekas, bet kā man bija. Jā. Bet jums neliekās, ka tas viegli nebūs un tajā sacensties grūtumā ir tāpēc, ka mēs nespējam ieraudzīt svētības, ko šīs situācijas mums atnes. Un es nākot uz šo sarunu domāju, kāpēc vispār cilvēkam nav šīs self-love, sevis pieņemšanas. Un man atnāca tāds vārds nepateicība. Tāpēc, ka tu nespēji būt pateicīgs par to, kas tev ir iedots, tu visu laiku esi pretenzijā. Tas nav labi, šitas nav labi, es sev nepatīku, rokas kājas ir cilvēkam viņa nav, ja? Un tā tālāk. Un ja mēs nespējam arī tās grūtībās redzēt svētības un iespējas augt un sevi transformēt, tā ir, man liekas, Japāņiem bija, ka krīze tulkojas kā iespēja. Tad skaidrs, ka tas viss ir tāda negatīva nokrās. Līdzīgi kā negatīvas emocijas. Mēs negribam, jo tas ir negatīvs. Mēs esam nolēblojuši viņu. Ja? Bet īstenībā tas ir par to tumsu, ko jūs pieminējāt. Ja tu tikai tur nolaižoties, tā kā Dānas komēdijā pašā zemākajā ēlas līmenī ir durvis uz augstāko realitāti. Respektīvi, nav tā kā melns, balts vai slikts un labs ir iespēja. Kā tu uz to skaties? Vai tā būs tava svētība vai tieši otrādi nelaime? Ok, īsumā nodaliet, ko nozīmē sevs mīlestība? Var pateikt. Kas tavuprāt, Nika, ir mīlēt sevi? Konkrētās darbībās, ko nozīmē mīlēt sevi? Šajā dzīves posmā man ļoti atšķirās redzējums vispār uz to, kā es atbildētu pirms kaut kāda laika, ko es esmu teikusi pirms kaut kāda laika, un sanāk tagad es ļoti stipri varu iet pati pretrunā ar sevi, bet par to jau ir tas, ka tu kāp kaut kādā savā emocionālā attīstībā, un laikam tu ieraugi, kad kategorismam noteikti nav vietas, un turēties pie tā, ko es esmu teikusi pirms gada, vai ne, un mēģināt derēt tajā visu laiku iekšā, nav iespējams. Tas tāpat kā kleitu nopirktais izmēra, bet ja tu esi pārvērties pa M, var nedarēt vairāk, vai ne? Man vienmēr bija līdzīgi, kā tu teici, ka sevis mīlestība likās ārpasaulē ir jāmeklē. Mans kompass bija uz āru. Ja es sasniegšu to, tad es būšu laimīga un mīlēšu sevi. Tad es varēšu iemīlēt sevi. Ja es izskatīšos tā, es varēšu iemīlēt sevi. Ja? Kaut vai tie paši treniņi. Tev mērķis, tu viņu sasniedz, un tāds, ir ok, bet vēl kaut ko vajag. Un tā tu visu laiku tu dzenies, un tu tā arī to savu mīlestības versiju nesatiec. Vai arī, ja tu viņu satiec, tad viņa prasa no tevis tik daudz, ka tā vairs nav nekāda bauda. Un man tas fokus visu laiku, tas kompass bija uz āru. Ja būs tas, būs tas. Ja es izdarīšu to, es būšu tāda. Ja es sasniegšu to, tad man būs tas. Un viņš visu laiku bija uz āru. Līdz pēdējā gada laikā es atteicos no viss, kas man ir, apzināti. Es pārvilku strīpu pilnīgi visam, lai satiktu sevi. Kā tu saki, tums zemākajā līmenī, to sauc dvēseles melnā nakts. Un kad tu izēji cauri tai dvēseles melnai naktī, tev liekas, ka visa pasaule ir ļauna, bet tu nevar redzēt neko, kā tikai to, kas ir tevī. Tas ļaunums ir tieši tik liels, cik viņš ir no tevis. Jā, tāpēc, ka tu viņu redzi, tāpēc, ka viņš tev ir pazīstams. Tu otrā nevar ieraudzīt to, kas nav tev. Un tad, kad es to sapratu, kad es sapratu, ka viss tas ļaunums, kas ir it kā man liekas, kad man ir apkārt, nav godīgi, kāpēc tā pasaule dara, es sapratu, tā esmu es. Un pēc tam, savukārt, kad tas viss posms beidzās, beidzot es piedzīvoju to sajūtu, ka man neko nevajag. Man nav nekāda nosacījuma, lai es mīlētu sevi. Man nav nekāda nosacījuma maniem bērniem, lai es viņus mīlētu. Manam vīram nav jābūt nekam īpašam, lai es viņu mīlētu. Man pietiek vienkārši ar faktu, ka es esmu. Tāpēc, ja tu man tagad prasi, kas ir sevis mīlestība,
Man nav ko atbildēt. Interesanti. Man nav tev formula. Okay. Man visu laiku bija. Tagad man viņa nav. Es tev sadzirdēju. Rīts ir 365. Tu neesi slings, tu vienkārši dzīvo bez sistēmas. Tu zini, ko vēlies, tu jūti, ka vari vairāk, bet dzīve atkārtojas visu laiku pāpli. Sāc, iedvesmojies, apstājies. Atkal un atkal. Problēma nav tevī. Problēma ir tajā, ka motivācija pazūd. Reset 365 tā ir 12 mēnešu transformācijas sistēma, kas pārvērš skaidrību reālā rīcībā un potenciālu izmērāmos rezultātos. Kas notiek programmā? Ikmēneša mentoringa darba grupa ar manīm un konkrēti atbild uz konkrētiem dzīvē svarīgiem jautājumiem. Viens jaudīgs eksperts katru mēnesi par dažādām tēmām – biznesa, psiholoģija, veselība, attiecības, identitāte, praktiski uzdevumi un rīki, ko uzreiz integrēt savā ikdienā, mastermind grupas un atskaites, kas notur disciplīnu, ikdienas atbalsts un atgādinājuma sistēmas, kad motivācija vienkārši pazūd, kā arī spēcīga kopiena, kas tur tevi atbildīgu. Un īpaši VIP dalībniekiem ikmēneša klātienes sesijas Rīgā, ļoti jaudīgā, transformējošā un ļoti spēcīgā vietā, darbs ar nervu sistēmu, identitāti un zemapziņu, dziļas transformācijas prakses, kas palīdzēs tev pārslēgties savā jaunajā identitātē. Pievienojoties Reset 365 programmai, tu iegūsti nevis motivāciju, bet reālu rezultātu. Tu iegūsti skaidru virzienu un mērķus, kuri ir reāli izpildāmi. Tu iegūsi ikdienas struktūru, kas strādā arī tad, kad negribas. Tu iegūsi disciplīnu bez sevis laušanas. Tu iegūsi spēju pabeigt iesākto, kas ir viena no svarīgākajām lietām, es uzskatu. Emocionālai stabilitāti un fokusu uz to, kas tev ir svarīgs. Reāli progresu darbā, biznesā, finansēs un attiecībās, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, kā arī vidi, kas notur uz atbildību, kā arī jaunu identitāti cilvēku, kurš izdara. Tu vairs nemēģini kļūt par savu labāko versiju. Tu dzīvo kā tā versija. Piesakies. Reset 365 programma ir tieši balstīta uz ilgtermiņu, kur mēs gada laikā ejam cauri visām dzīves sfērām, ejam strādājam ar mērķiem, koncentrējamies uz saviem patiesajiem mērķiem un ņemam nost savus nepatiesos mērķus. Jo mūsu princips ir tāds, ka mērķis tā ir organiska sistēma, kur mēs strādājam, tas ir ceļvedis, kur mēs laiku slīpējam un virzamies uz arvien saviem patiesajiem mērķiem. Ja tu vēlies transformēt sevi un izveidot savu dzīves veiksmīgāko gadu, piesakies šai programmai jau tagad, jo programma ir veidot tā, ka tu vari pieslēgties jebkurā brīdī un strādāt kopā ar grupu. Ko tas Andrs saka? Skaisti stāsts. Man patīk viens tāds teiciens, viņš angliski skan, tas angliski skan labi. Never underestimate yourself, always remember who is your creator. Un tas ir par to, ka sajust to savu aicinājumu, būt savā vietā un redzēt mērķi, kas sniedz tālāk par nāves robežu. Un tad, ja tu esi saiknē, pie katram cilvēkam ir šāds aicinājums, un tas izpaužās caur šo kalpošanu, mīlestību darbībā, tikai katram savā tajās talantu jomā. Tad tu visu laiku esi resursā. Un tu esi, mums tās teiciens ir mūsu komunā, kad you play in team God, ja? un tu jūti šo dzīvo saikni ar augstāko realitāti. Vienalga, kā to sauc, cilvēki sauc to par visumu, par Dievu, par radītāju, par absolūtu, ar absolūto patiesību. Un tas tev sagādā milzīgi iedvesmu un prieku. Un tu esi darot, un tu saņem no tā ļoti lielu iedvesmu. Un tā kā Nika teica, tu esi mierā ar sevi. Un tu saproti, ka tu esi savā vietā, viss ir labi. Varbūt tad tas formulējums varētu būt, ka ļaut sev vienkārši būt, kas ir mīlestība pret sevi, ļaut sev vienkārši būt, neprasot. Kā tu vari mīlēt otru cilvēku visvairāk, vienkārši ļaujot viņam būt tādam, kāds viņš ir tev blakus, vai ne? Un arī sev, jo tu otru cilvēku nekad nevarēs mīlēt, ja tu pats nemīli sevi īstenībā. Jā, un attiecīgi tad neprasīt būt kaut kam priekš tā, lai es tevi iemīlētu. Kaut kādam, man tur jābūt uzņēmējiem, kaut kādam tur tādam ar tādu tur status, ar tādām peļņām, vēl kaut ko ar tādu mašīnu, ja? Un kamēr man tas nav reāli. Tikmēr tu sev un vai kādu citu nemīli, bet tādēļ man šķiet, ka tā formula tad varētu būt pēc tā, ko Sandra saka arī, ka
tu nonāc līdz tam punktam, ka tu iemīli sevi tādu, kāds tu tieši esi konkrētajā brīdī, ar visu to bagāžu, kas tev ir, ar visu to labo, slikto, ar visu, ar visu. Un tu esi mierā ar to, un tajā brīdī tu sajūti, ka šeit un tagad ir ok. To sauc par briedumu. Un īstenībā mēs nonākam pie tā, ka lai būtu šajā punktā, pieņemšanas punktā, mums ir jāaiziet caur kaut kādām transformācijām. Viņas nav patīkams tajā brīdī, tā kā tu piedēci šo podcastu. Šīs nebūs salds sīrups, ja jums nepatīk, tad neskatieties, bet būt godīgam, iziet cauri arī pieredzēm, kas nav komfortabls. Bet tas arī zināms teiciens, izaugsme ir tur, kur beidzās komforta zonas robeža. Un tad pie kaut kāda punkta tu saproti, ka tas viss ir svētība, jo tas tev ir palīdzējis kļūt empātiskam, iejūtīgam, saprast citu sāpes, domāt nevis tikai par sevi, bet kā tu vari palīdzēt tam otram cilvēkam, arī tam, ar ko tu ej kopā šo dzīves ceļu, kā tu vari viņu atbalstīt tajā brīdī, kad viņam varbūt tur karoks ir izkritis no rokām, Un tas dod milzīgu iedvesmu un to mīlestības pieredzes. Man patīk tas piemērs, kad mēs jūtamies visiedvesmotāk, tad, kad mēs saņemam dāvanas, vai tad, kad mēs dāvinam. Tie paši Ziemassvētki. Kāpēc mēs visi gaidām? Tāpēc, ka mēs vakarā saliekam tās pāciņas zem eglītes, un mums ir tāds prieks, kad mēs redzam no rīta, kā mūsu viņas izpago. Mums ir lielāks prieks nekā tiem varbūt, ko mēs apdāvinājam. Un ja mēs esam precīzi trāpījuši to dāvanu, nolasījuši tās vēlmes, tas ir tas nelielais piemērs, kas mums parāda, ka nav cita ceļa. Ka īstais self-love ir rūpēties par to, lai tu būtu resursā. Lai tu varētu būt mīlestība darbībā. Un tad, principā, dot sev to, kas tev reāli dara priecīgu, mierīgu, laimīgu, apmierinātu, dot sev to, Bet dažreiz tas ir sabiedrībā, vismaz sociālajā vidē, visu laiku redzēt, kā motivē. Tev vajag to, tev jādara tās. Es teiktu, pārstāt likt uz sevi kārtējo nākamo pienākumu, lai būtu laimīgs. Noņem lieko no sevis vienreiz. Labs, ko tu saki, es tagad tieši arī strādāju pie tā, ka es reāli ņem nost. Paskaties vienkārši uz savu bilanci, kas tev ir, kā personībai. Jā. Cik daudz mēs daram lieku. Jo mūsu laikos mēs esam čempioni reāli dajā kaut ko darīt vairāk, vēl, teiksim. Un visi katrs podcasts, katra motivējošā saruna, es esmu tur bijusi, es esmu viņas stāstījusi, bet es ieraudzīju, cik viņas ir bezjēdzīgas. Ziniet, kurā brīdī? Tanī brīdī, kad es pieņēmu lēmumu, ka es atteikšos no viena savu pasākumu. Es reizi gadā rīkoju pasākumu, tur 500-600 cilvēki nāk, un nedēļu pirms pasākuma es pateicu, ka es netaisīšu. Jo es nevarēju nodot sevi. Vienkārši tu jūti es sapratu, ka es nevaru novadīt, man vairs nav tas kaifs. Nebija tā, kā es iedomājos, bet bija jau samaksāts, es visu naudu vienkārši esmu ieguldījusi, un es pateicu nedēļu pirms es atgriezu visiem cilvēkiem naudu, bet tanī brīdī man bija meitenes, kuras teica tā, ar tevi viss būs kārtībā, tev tagad vajag saņemties, tev vajag iet to un izdarīt, tev vajag spēcīgus atbalstus blakus. Es saku, tā stop, meitenes, jūs nedzirdat, ko es saku. Es pirmo reizi dzīvē pieņēmu lēmumu nevis darīt, bet nedarīt, tāpēc, ka priekš manis vieglāk ir darīt. Es vienmēr esmu bijusi darītāji. Un tanī brīdī, kad mēs motivējam cilvēku, viņš jau tā ir darītājs, un viņš mēdz izdegt, tad tā ir vissliktākā lieta, ko tu viņam var iedot, ir lieka motivācija. Jo ir cilvēki, kuriem vienkārši vajag iemācīties pateikt stop, es drīkstu nedarīt, es drīkstu apstāties, es drīkstu padomāt. Nē, tas ir līdzīgi, es tev dzirdu arī par sevīm, ja? Tas ir tiem cilvēkiem, kas ir jau pa dzīvi vienkārši močītāji, kas ir reāli, principā, tur, kuram motivācija pašam ir pietiekoši daudz, un viņam ir tas vislielākā izaugsme tiem cilvēkiem, tā kā tev un man, ja? Vislielākā izaugsme tajā kaut ko sev pateikt, nē, vienkārši nē. Jā. Man tanī brīdī metās glābt, motivēt, tev vajag, tas tev jāizdara, tu esi vienkārši salūzus vai vēl kaut kas. Es saku, jūs man nedzirdat, tas ir mierīgāk kā jebkad agrāk. Bet tas ir tas princips, vieta, laiks, apstākļi. Šajā vietā, laikā un apstākļos
tu saprati, ka tev ir jābūt godīgai pret sevi. Nevis tā darīšana caur ārējo formu, bet tev īstenībā iekšēji ļoti liela darīšana pašai ar sevi. Nu, tāda godīga saruna ar sevi. Es domāju, ar to darīšanu mēs bieži izprotam tādu ārēju darbību, bet bieži caur ārēju darbību cilvēki bēg no godīgas sarunas, palēnināšanās un tā kā palikt viens pret viens ar sevi un uzdot sev jautājumu, uz kurien es skrienu, kāda jēga ir manai dzīvē, kā vārdā es to visu daru. Es biju no 27 gadu vecuma politikā. Nu, es strādāju ar valsts prezidentiem, jurisprudencē un tā tālāk. Un, ziniet, arī kaut kādā brīdī man bija pāri 40, es sev uzdevu godīgi jautājumu, kā vārdā es to daru, kā es esmu atdevusi labākos gadus un vispār, nu tā kā no karjeras viedokļa čekas realizēsies. Bet vai es biju laimīga un es, līdzīgi kā Nika teica, ka mēs atceramies to, ko mēs teicām agrāk un kā mēs tur iznesāmies, ja, un tā tālāk. Un es skatos uz tām bildēm, teiksim, uz sevi 10 gadus atpakaļ vai 11 uz savām intervijām, skatos, kas tā pa sievieti. Visi viņa ārēji bija kārtībā, bet acīs viņai nebija tā aplaudēja visi vai ne par sasniegumiem. Jā, baigā, jā, bet īstenībā un ļoti liela bija sevis nepieņemšana. Es tagad skatos, kas vainas bija jauna smuka sieviete, kāpēc es sevi nemīlēju, kāpēc mums laika bija kādam kaut kas jāpierāda ārēji. Bet palēnināties un palikt klusumā ar sevi un ar godīgu sarunu ar sevi man nepietika vieduma. Paldies, ka ienācis dzīvē garīgie skolotāji. Vispār bija dažādas pieredzes. Ārēji nepatīka, ne tikai ārēji, iekšēji nepatīkams tās, ko mēs nosaukt par negatīvām, sliktām un grūtām, bet tagad es varu teikt, paldies Dievam, ka tas ir man notika. Īstais vērts vajadzīgāk. Tu labi lietu pateici, principā, ka tu principā nodevi sevi, un ka tā, principā, bija nemīlestība pret sevi. Ja? Tu, principā, darīji to, kas tev, principā, pēc būtības tev neuzrunā, bet turpināji to darīt, un tā ir daļa no nemīlestības pret sevi. Tā bija mana sevis nepieņemšanas izpausme darbībā, kur es krāju ārējās atzinības un ārējos kaut kādas apliecinājumus un pierādījumus, ka es esmu vērtīga. Bet tā nebija mīlestība pret sevi. Un tad ir interesants tas moments, jo mēs no sākuma runājam par to vājību. Un redzi, manī citi cilvēki saskatīja vājību tajā brīdī. Jā, tad es pasaku nē. Jā, viss tā kā. Un viss redz, tu sabruki, tu esi vāji palikusi, tev vajag atbalstu. Un es saku, jūs nedzirdat. Šīs nav par sabrukumu, šis ir lielāks spēks kā jebkad agrāk. Un te ir tas, kas no malas izskatās vienam kā vājība, otram var iekšā notikt pilnīgi pretējs process. Viens otru, principā, dzīvo bišķi citās realitātēs, un tad, ko tu vēl labi lietu pateici, būtiskākais šeit ir tas, ko tu pateici, ko es sadzirdēju, ka tu, principā, ieklausies sevi. Un man liekas, lielākā daļa cilvēku vienkārši neieklausās sevi, ir šī hiperkompensācija, man tas pats darbs no rīta līdz vakaram, es vēl joprojām tur ar to balansēju, ka man ir pārāk liela, es pārāk daudz sev uzlieku. Atbildība tev ir pārāk liela. Tad es pārāk liela, teiksim, un tad es tad es jūtos, tad es esmu vērtīgs, ka man reāli visu laiku ļoti daudz, ko ir ko darīt, tā arī tur savu lietu ir, bet es esmu kaut kur arī tajā ceļā, ko tu tagad reāli ej, un tur vienkārši jāmet nost, teiksim. Bet zini, ir bailīgi. Protams, jā. Mest nost ir bailīgāk nekā ņemt klāt viegli. Protams. Kur vēl kāds projekts, vēl kaut kāda lieta, es varēšu šito, tu tikai visur esi. Visur esi. Pateikt stop un apstāties, taču bailīgi. Kas tu būsi? Ko tu tagad darīsi? Tu taču pazudīsi. Nebūs nekas. Tur iekšā taču ir vesels dialogs, kurš tev... Kur paliks tā tev vērtība, ko tu tagad būvēji? Kas tu tagad esi, ja tu visam pateiksi? Nē, tur ir ļoti interesanti paklausīties to dialogu. Bet man es esmu pamanījusi arī lietu blakus cilvēkos, kā spēja blakus cilvēki iznest tavu šo momentu. Tātad tie, kas nespēja iznest, viņi tev motivēs. Tev ir jāsaņemās, tev ir jāizdara. Tas, kurš spēja būt tev blakus, viņš vienkārši labi, es cienu tavu lēmumu, daram, kas jādara. Un tāda bija mazākumā. Tāda bija tikai 2-3 cilvēki, kas man pateica, ja tu tā esi izlēmusi, daram tā. Pārējiem gribējās uzreiz, tāpēc, ka viņi nevar paši,
iznest šo spēcīgo situāciju patiesībā. Un tāpēc tev gribas glābt. Un kad tu nevari iznest, ka otram ir sāpe, tu viņu gribi glābt. Lai paliktu blakus un pateikt, es esmu ar tevi kopā arī šī brīdī, kad tu nedari neko. Tur atverās tāds īstenībā cilvēks tavējais. Interesanti. Kā tu mainies, un tas arī, kā es teicu, ka tu mainies, tev arī mainās cilvēki apkārt. Un šī ir diezgan arī liela tāda parāda situācija, kas tādā veidā, principā, kā tu vari novērtēt, cik tie cilvēki tev blakām ir šobrīd tajā līmenī, kādā tu esi, vai viņš, teiksim, tev saprot vai nesaprot. Tu beigs arī, tu esi cilvēkiem, kas tev saprot. Ne? Tas ir ļoti būtiski. Man ļoti norezinē tas, ko Nika teica par to glābšanu. Ne par šo situāciju, bet vispār tā arī ir viena tāda interesanta tendence sievietēm, piemēram, viņas glābējas. Viņas tagad to alkoholiķi glābs, vai to narcisu, vai varmāku, vai vēl kaut ko, ja? Un dažreiz neglābt, vai pateikt nē, nospraust robežu, pārstāt izkalpoties, ir tava atbildība par to, lai tu beigtu sponsorēt otra cilvēka degradāciju. Un tā ir ļoti svarīga atbildība, jo ārēji tas izskatās pilnīgi pretēji. Kā vienaldzība, vai ne? Jā, vai kaut kāda tāda novēršanās, bet tā spēja nospraust robežu, kas ir saistīta ar sevis. Protams, noteikti. Var teikt self-love vai pašcieņa, tāda elementa ar sevis apzināšanos. Noteikti. Jo ir tas teiciens, ka stingrs tēvs nevienmēr, nevis nevienmēr, bet stingrs tēvs ir arī milošs tēvs vai stingra mamma. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi kaut kādā brīdī būt adekvātam un saprast, ja tu turpini visu laiku glābt, reāli tu palīdz tam cilvēkam grīnt ar vien dziļāk un dziļāk. Un tas nav self-love ne attiecībā uz sevi, ne pret to cilvēku. Par robežām mēs vēl parunāsim. Man liekas, sevs mīlestība ir pirmām kārtām saprast, kas ir nemīlestība un nedarīt to, kas ir nemīlestība. Un nemīlestības uzskat ir jebkāda veida destrukcija pašam pret sevīm, alkohols, narkotikas, azartspēles, nezinu, kaut kādi izlaicīgi seksuālai kontakti, naktsklubi, jebkādas, viss, kur tu principā sev tā kā destruktīvā vidē atrasties. Ja? Tā ir viss nemīlestība pret sevi. Darīt to, kas tev nepatīk, reāli piespiedu kārtā, būt ar cilvēkiem, kas tev reāli kaitē, kas tev nepatīk, kas tev var triggerēt tādiem cilvēkiem būt kopā, tā arī reāli īstumā augstākā nemīlestības pakāpe pret sevi un dzīvot hausā, nesakārtotā dzīvē, nedisciplinētā dzīvē, tā arī principā nemīlestība pret sevi. Disciplīna vispār uzskata augstākās pakāpes mīlestība pret sevi, ka tu sev reāli disciplinē, dzīvot kārtīgi, atbildīgi, normālu dzīvi. Ja? Protams, definējums katram, kas ir kārtīgs. Vienam kārtīgs ir priekš sevīm. Jā, tas tāds ļoti protams, arī. Tur, ja mēs katrs uzrakstītu, kas mums ir kārtīgs, un vienam tas ir tas, otram tas. Tas jau, lai sakrīt, laikam, galvenais ar to iekšējo. Bet šeit svarīgākais, ko es gribu piebilst, tas, ka tu vadies pēc tā, ko tu jūti, ja? Ka tu ieklausies sevi un dzīvo pēc tā, ko tu jūti. Un tas nenozīmē, ka tu dzīvo pēc āriem uzspiestiem normām, kur mēs, diemžēl, visi kaut kur arī cenšamies, tam līdzināties. Bet ka tu arī paralēli ieklausies sevi, ka tu tomēr dzīvo, visi iet tur, bet es reāli tur. Un es jūtos labi. Es gribu tur iet, es gribu to izdomāju. Nav loģiski, bet es gribu iet pretējā virzienā. Tas, man liekas, ir ļoti būtiski, ka tu reāli uzdrīksties iet tur. Bet, man liekas, lai tu varētu sevi iemīlēt, pirmkārt vajag atbrīvoties no visām šīm nemīlestības formām. Ja? Nemīlestības formas ir daudz, un svarīgi viņas ir apzināties. Jā, jo redzi, tas, ko tu pieminēji, ir relatīvās vērtības vai relatīvās zināšanas, un ir absolūtās. Mums tomēr katram ir tāds iekšējs kompass, mēs sajūtam sirds līmenī, kas ir labi un kas ir slikti. Pat tad, kad mēs mēģinām sev samalot, iekšā mēs sajūtam, es tur neīsti labi darīju. Ja? Un tāpēc ir arī tādas absolūtas vadlīnijas par to, kas ir labi attiecībā pret savu ķermeni, viss tas, ko tu pieminēji. Ja? Tur tīrs ēdiens, netoksiskas attiecības, mērenība kaut kādās atkarībās, vai kaut kādās baudas gūšanas virzienos un tā tālāk. Un tas ir tiešām mērā, piemēram, saistībā ar jogas filozofiju, tas ir tiešām mērā saistīts ar mūsu sensoru statusu. Jo mēs esam iekšēji piesārņotāki, jo mums ir grūtāk uztvert, sevi pārvaldīt un gūt augstākas mīlestības garšas vai augstāku attiecību, kvalitatīvu augstāku attiecību pieredzi. Vienkārši tas ir rezonanses princips, ko mēs pievelkam.
Un tāpēc ir tas princips, kā štanga jogā, ka tu sāc ar ētiskiem principiem, jāmas, nejāmas, kaut kādiem principiem attiecībā uz sevi, uz disciplīnu, uz tīrību, un tad tu pamazām ej uz augšu. Tu nevari tā, tagad es gribu pieredzēt Dievu. Aiziet trauks, netīros nomazgā virtuvē no saviem. Parūpējies par bērniem saviem, izdarīja, tā kā izpildi savus pienākumus, ko tu esi uzņēmies. Un tad, man liekas, māte Terēze to teica, ja tu gribi glābt pasauli, tad aiziet mājās un mīli savu ģimeni. Ja? Sāc ar to, kas tev ir uzticēts, un tad, kad tu tiec ar to galā, tev Dievs uztic vairāk. Sakārto bāzes lietas, nesakārto bāzes lietas, kas ir pašpamatlietas. Cilvēks vispār var mīlēt sevi, ja viņš pats sev neuzticas. Es nedomāju, ka cilvēks sev neuzticas. Tu katrā dzīves posmā tici, ka tas, ko tu dari, ir labākais priekš tevis. Vienkārši tev ir sabojāta izpratne par to tanī brīdī, bet arī to tu neredzi. Ja tu paskaties uz sevi tur 10 gadus atpakaļ, tu taču apzināti sevi neiznīcini, vai ne? Tanī brīdī tu tici, ka tas, kā tu rīkojies, ir ok. Un cilvēks arī jebkurā emocionālā attīstības līmenī, viņš ir pārliecināts, ka tas, kā viņš rīkojies, viņš ir savā brīdī, viņš sakrīt ar to. Jā. Tāpēc pateikt, ka tu esi slikts vai rīkojies nepareizi, tā arī īsti nav, jo cilvēks katrā dzīves posmā vēlas izdarīt priekš sevis labāko. Vienkārši viņam ir vai nu viņa traumēts tas redzējums, vai nu viņš ir balstīts uz kaut kādām pārliecībām, kropļainām. Bet arī, kas es tāda esmu, lai pateiktu, ka tu domā pareizi vai nepareizi. Bet, ja es paskatīšos atpakaļ, sevi nosodīt par to, ko es izdarīju pirms 11 gadiem, es neesmu tiesīga, tāpēc, ka pirms 11 gadiem manā tajā lauciņā es redzēju pasauli tā, kā es redzēju, no tā, kas man ir piedzīvots bijis līdz tam brīdim. Es taču nevaru teikt tagad ar savu pieredzi, ka, hei, tu tur nesaprati lietas. Jā, jo man nebija šis vēl noticis. Tāpēc no šī apziņas stāvokļa tu nemaz nevar uzrunāt cilvēku, kas ir tālu pakāpienas aiz tevīm, ja tu uzrunāt tie, kas ir tūmā tev. Jā. Viņš to vienkārši nesapratīs. Jā, nesapratīs. Un es pati sevi esmu nesapratusi vairākas reizes. Tāpat kā mēs kaut ko vēl arī nesaprotam, teiksim, tas arī. Tieši tā, un tāpēc, ka cilvēks kādreiz saka, jā, bet tu tur toreiz teici to. Saka, jā, tāpēc, ka tad tanī brīdī es ticēju, ka tas ir tā. Tagad es vienkārši kaut kādā brīdī paplašināju savu redzējumu un ieraudzīju lietas savādāk. Es vairs neredzu to tā. Cilvēks saka, es sev pieņemu, bet nevar paskatīties sev acīs pat 10 sekundes. Tas ir bēdīgi, jā. Tas ir bēdīgi, jā. Jautājums skatītājiem, kur tu savā dzīvē šobrīd dzīvo pret sevi? Ierakstiet komentārā, kā jūs šobrīd redzat, cik daudz ir tas apziņas līmenis, kā tu redzi, kur tu šobrīd dzīvo pret sevi. Varbūt attiecībās tev tur kaut ko samierinies, varbūt tavā ķermenī, darbā, disciplīnā, emocijās. Ierakstiet vienu vārdu komentārā. Vienkārši, kur jūs šobrīd dzīvojat pret sevi. Un, Nika, tu kaut ko uzdāvinās? Man ir viens kurs, kuru es vairs nevadu, bet tas bija viens no maniem populārākajiem kursiem, kur ļoti viegli ir sakārtot to kaut kādu redzējumu, saprast, kāpēc manā dzīvē kaut kas strādā vai nestrādā, kāpēc kaut kas cikliski atkārtojās, kaut kādas lietas. Manos kursos pārsvarā piedalās sievietes, jo, kā es saku, vīrietis ir pietiekami gudrs, viņš pats savus atbildes atrod, sievietē vajag 20 kursus, lai viņi saprastu to, ko vīrietis saprot jau. Un varbūt tieši tādēļ Jēzus Kristus ir vīriešu formā, vai ne, nevis sievietes formā, bet arī tur mēdz būt dažādi priekšstati par to. Bet tā kā sievietes ļoti mīl staigāt pa kursiem, tad jā, kaut kā bija tā, ka tas bija mans tāds populārākais kurs. Tad uzdāvinās savu kursu cilvēkam, kurš ierakstīs godīgi atklāt atbildi šo jautājumu, kur tu savā dzīvē šobrīd dzīvo pret sevi, kur tu šobrīd nodod sevi. Ierakstiet komentārā un Nika uzdāvinās savu kursu, savu flagmaņu kursu godīgākai atbildē, kas savāks vairāk laikus. Ejam tālāk. Kāpēc cilvēks jūt, ka nav pietiekams? Kāpēc viņš jūt, ka viņš nav pietiekams? Principā lielākā daļa, kā cilvēks jūtās, ka mums kaut kas pietrūkst laiku. Kāpēc tā ir? Kad, tā kā, nosītis arī nesen, tur arī to ierakstīja video, teiksim, tev principā viss liekas labi. Teiksim, es braucu mājās, man liekas, es pats uzskaitu, vienkārši jūtos slikti, bet pats uzskaitu, tev dzīvot ir kur. Tev ir laba veselība, tev ir ģimene, tev ir labas darba attiecības, tu ej uz saviem mērķiem. Viss, bet tu brauc mājās, un tā kā neveiksminieks vēl jūties, saprot? Jautājums, kāpēc ir
šis, kāpēc cilvēks jūt, ka nav pietiekams? Kaut kas laika pietrūkst. Kāpēc? Oi, tā ir tāda tēma, ka mēs te, nezinu, pusdienu par to varam runāt, bet nu, pirmais ir tas, ko tu arī minēji, ir labs zāles par to ir pateicība. Nu, tā kā spēt novērtēt to, kas tev ir šajā punktā un ieraudzīt arī varbūt tas, kas tevi tur triggerē vai izaicina kā iespēja, kā svētība. Otrs ir tas, ka ja mēs balstam visu to, kas mums ir, nu, teiksim, mūsu laimes, tas vektors ir ārējās lietās un tādās materiāla lietās, tad tam ir vienmēr 4 stadijas. Piesātinājums, pārsātinājums, no sākuma ir iekāre, tad tu dabū to lietu, jā, tas nav obligāti par seksuālu iekāri, nu, vispār, jā. Iekāra, piesātinājums, pārsātinājums, riebums. Nu, tas tā kā ar 5. kūkas gabaliņu, ja? vai 3. šampaniešu pudeli. Mašīna, ko tu gaidīji, un pēc tam, kad tu viņi grib pārdot, tev vienkārši tā mašīna jau bez cik ilgi priecājamies pa mašīnu, iegādājamies mašīnu, pirmo nedēļu priecājamies, un tad man interesants jautājums vienkārši vienmēr ir, jo tas tāds praktisks jautājums ikdienas. Cik ilgi mēs ar sajūsmu katru dienu ejam viņai klāt, priecam, cik forši mašīna. Nedomājies tā mašīna, ko tu brauc, tur nezinu, varbūt 90% cilvēki sapņu mašīnu, kuras gribētu braukt, ja? Tu viņā brauc jau tā kā lūzers, tev liekas, es nevaru pārdot bez jārā. Ja? Nu, un kāpēc ir tā pati statistika? Nu, mēs zinām, tā pati Holivudas statistika pasaulē slaveni cilvēki beidz dzīvi pašnāvībās, kur mums liekas, nu, viņam viss bija slava, tur vila Holivudā, ārējais izskats, atzinība. Kāpēc? Tāpēc, ka nav šīs virsvērtības, nav jēgas, kas sniedzās tālāk par nāves robežām, nav perspektīvas. Un ja nav šī garīgā vektora, un tas nav obligāti tur vienā vai otrā ticība, bet vispār tāds garīgi lielāks mērķis, aicinājums, un kas izpaužās kā tavu kalpošanu šī aicinājuma ceļā, tad agri vai vēl tu piedzīvo šo krīzi. Kāpēc ir šis sajūta? Tev nepatiks. Tāpēc, ka tev ir mērķi. Ir mērķi, ja. Tāpēc, ka tu zini uz mērķiem, ja. Un tu, principā, to mērķi nevar īstenot šodien, ja. Un tev tā kā ir tā sajūta. Ne tikai tas, bet automātiski, kad tu sev paziņo, kad tu gribi kaut ko sasniegt, tev ir nosacījums, ja. Kad tu to dabūsi, tu būsi kaut kāds. Vai jutīsies kaut kā. Tātad attiecīgi šodienā tev tas nav. Tātad tu šodien neesi tāds. Nu, tu šodien esi lūzers, tāpēc, ka tikai tad, kad tev būs tas, tu būsi krūts. Vai arī, ja man būs tas, es būšu laimīga. Tad vienlaicīgi es translēju, ka šodien es laimīga neesmu. Tas nozīmē to, ka es neizbaudu šodienas procesu reāli, es dzenos reāli pēc rītdienas kaut kāda gala rezultāta. Tu esi ilūzijā visu laiku. To sauc par tā, lai visiem būtu skaidrs. Mums pagātne un nākotne ir iespējama tikai mentālā konstrukcijā. Viņa taču vienlaicīgi šobrīd neeksistē. Tu sev nevari pataustīt pagātnē. Tu sev nevari pataustīt nākotnē. Kur tu vari sev pataustīt? Tagad ne. Tu esi te? Tu esi te. Tu sev vari pagaršot, pasmaržot. Tu esi reāls? Reāls. A pagātne un nākotne nav reāli. Nav reāli. Tātad tu dzīvo nepārtraukti savā galvā nerealitātē. A ķermenis tevi te. Tikai tad, kad tava domāšanas konstrukcija atrodas turpat, kur ķermenis, tikai tad tev ir miers. Tikai tad tas ir iespējams. Prāta galvenais nolūks ir dzīvot nemierā, ciešanās. Un mērķi ir veids, kā viņš var ciest, tāpēc, ka man vēl nav visu laiku dzīties pakaļ. Un tur arī ir tas seks, tad, kad es dabūšu, es būšu laimīgi 1-2 dienas. Un pēc tam tu saproti, pēkšņi nākamais mērķis un atkal tavs ciešanas sāks no jauna. Un tā būs vienmēr. Tā tad atgriezties pie sevis tur, kur tu reāli eksistē, tā ir tā meditācija. Cilvēkiem liekas, ka meditācija tas ir 20 minūtes kaut ko paklausīties austiņās. Tas ir ļoti mazs veids no tā. Meditācija patiesībā ir stāvoklis ikdienā, kad tu dzīvo ar katru darbību, kurā tu esi. Šobrīd mēs esam šeit podkāstā, un mēs esam šeit pareizi. Mēs taču nedomājam par rēķiniem. Bet tu labi lietu tagad pateici. Mēs esam klātesoši te, un tagad tu esi kāds. Es? Jā, kā tu jūties tagad? Labs jautājums. Šis ir ļoti labs Pirmais, jautājums. kas tev nāk prātā. Pirmais, kas es jūtos iedvesmots, jūtos koncentrēts šeit. Tagad padomā par nākotni, par to, ko tu neesi realizējis. Kas paceļās? Man?
Pagaidām nekas. Es domāju, emocionāli. Jā, skaidrs. Trauksme, vēl kaut kas nemieris, kad, kaut kā, ja tu sāksi virpināt šīs domas. Jā, tev atkal, ka tas jāizdara un tā tālāk. Jā, tur sāksies parādīties mentālā konstrukcija neesošā laikā. Ir tādi brīži dzīvē, kuros tu sajūti, ka beidzot esi dzīvs. Endorfīna misija ir iedvesmot cilvēkus visā pasaulē dzīvot brīvu, apzinātu un skaistu dzīvi bez atkarībām. Šī ir tā vieta, kur tu jūti dzīvi bez maskām. Vieta, kur esi tikai tu, tava enerģija un cilvēki, kas tevi ceļ. Priekš manis Endorfīna festivāls, tas ir lielisks enerģijas uzplūdums. Tā ir vieta, kur tu vari justies brīvs. Tā ir vieta, kur es personīgi sajūtu kaut kādu nelielu atmodas brīdi. Baudīju skaistos tērpus, baudīju cilvēkus, kuri jutās brīvi. Man likās, ka man dvēsele izlido laukā no ķermeņa. Tā bija tāda brīvības sajūta, kādas nekad neesmu jutis. Mēs radījām telpu, kas jau izmainīs simtiem cilvēku dzīves. Un šis ir tikai sākums. Mūsu nākotnes mērķis ir radīt jaunu, apzināta dzīvesveida kultūru. Elektroniskās mūzikas festivāli Eiropā un pasaulē bez apreibinošām vielām. Dabīgi, enerģijas un nomierinoši dzērienu fokusam un līdzsvaram, izaugsmes un transformācijas grāmatas un programmas, fashion merch, kas simbolizē brīvību un skaidrību, online platforma līdzīgi domājošiem, frančīzes modelis endorfīnu kustības izplašanai visā pasaulē. Ja tu jūti, ka esi gatavs nākamajam līmenim, šī ir vieta, kur tas sākas. Pievienojies! Bet tu labi lieti, es tev tagad bišķi oponēšu, ja? Es daudz gadus sev attīstījis, esmu šo mērķtiecību, ja? Tāpēc, ka man tas principā bija jātīsta, es neredzēju, ja? Man tas bija principā, tā kā es daudz tā ieguldījos, daudz gadus, 10 pat varētu pateikt, ja? Un tu arī, noteikti, ja? Arī, ko tu stāstīji, ja? Par to karjeru, ja? Un tagad sanāk tā, ka tu nonāc tev principā, ka tev tagad tam visam, uz ko tu gāji, tev tagad būtu jāplūc tie augļi. Bet tu realitātē saproti, ka tas tev principā viss, tas tev realitātē, šobrīd, jā, tev šobrīd tas principā viņš pusmūža krīze. Viņš šobrīd tev vienkārši nomoka, jā, un kaut kā tam līdzīgi, teiksim, jā, varētu teikt. Bet skaisti, bet nevar bez mērķa taču arī dzīvot. Vēl viena ilūzija, nedrīkst bez mērķa dzīvot. Tu esi 100% pārliecināts, ka nedrīkst dzīvot bez mērķa. Es tev uzdod jautājumu. Kā tev pašam liekas? Man Reiz tev būs uzreiz, kas tad es esmu bez mērķa? Nē, man liekas, ka mērķim jābūt, man jāzina, kurien es eju. Ja es tev iedomājos, es tev tagad noņemu nost visus mērķus. Kas tu esi? Pirmais vārds. Kas tu esi? Cilvēks. Cilvēkam būtu slikti? Nē. Mēs baidamies būt par cilvēkiem. Tāpēc, ka mēs identificējam sevi ar mērķiem. Tu esi tas, kurš sasniegs to. Un tu visu laiku veido savu paštēlu. Man pēdējais kurs, starp citu, saucās tieši tā. Tu neesi tas, par ko tu kļuvi. Pēc? Tāpēc, ka tu veido savu paštēlu caur saviem mērķiem. Un 10 gadus tu man tagad saki, es sevi būvēju. Bet vai tiešām tas esi tu? Tu sevi neesi saticis. Tas labs jautājums, jā. Tu dzīvo bez mērķiem šobrīd? Jā. Bez mērķiem? Jā. Tev nav vispār nekāda mērķa? Nē. Ne uz bērniem? Ne uz viņiem ir bērni. Es vispār uzskatu, ka bērni izauga. Es neaudzinu, viņi izauga. Es viņiem esmu līdzās, bet es neesmu tas, kurš viņus audzina. Tad tev nav, tu vispār neplāno mērķis, tev, kā būs, tā būs, tā kā, ja? Tas nav no sajūtas, kā būs ar tādu atbildi, jo varētu izklausīties, kas neuzņemos atbildību, bet tas ir no sajūtas, ka es tik ļoti uzticos visam, kas notiek, gan Dievam, gan ļoti uzticos tam, kāda cilvēka manā dzīvē ienāk, kādi notikumi manā dzīvē ienāk, kad es pieņemu viņus visus ar pateicību. Un ka es neesmu tas, kurš saka, es te visu organizēju, bet es īstenībā vienkārši dzīvoju dzīvi. Tas nenozīmē, ka mērķu nenotiek. Mērķi notiek, bet es pēc viņiem vairs nedzenos. Un tie ir divi dažādi stāvokļi. Tas ir prāta uzstādījums, ja? Jā. Tas ir prāta stāvoklis, ko tu tagad runā. Jā. Man ir mērķis, es zinu, ko es gribētu, ja, bet es reāli tajā nedzīvoju. Ja? Es šodien vienkārši izbaudu ceļu. Tu nevari izbaudīt šodien. Ceļu, ja? Jā, tu nevari izbaudīt šodien, tāpēc, ka tu visu laiku dzīvo, ka tu esi tas mērķis sasniedzējs. Man, piemēram, bija tāds piemērs kalnos, ja, katru gadu braucu kalnos, tagad pa kalniem un agrāk bija tas reāli kalnā, es nomūkos un uzēju augšā, pašā spicītē reāli nomocījos un pabaudu tur 10 minūtes un reāli skrienu lejā reāli, ja. Tagad es eju ceļu, es vienkārši baudu ceļu, vienkārši man tā arī bija tagad, es biju aizbraucu uz Madeiru, ja,
Es vienkārši baudu ceļu, man vienkārši nereāli kā baudu, man tie kalni vienkārši viss saplūst kopā. Un es eju un pusceļā skatos, cik durus tur aizsācīt ciet, un tipa viss tas ceļš tālāk neiet. Es skatos, tur bija jāiet vēl 4 stundas. Un saprotu, tā kā tipa tādā vilšanai jābūt. Tipa, brēns, tas maršruts, tipa, viss, kaut kas tur nobrucis, tas maršruts aizsācīt ciet. Ja? Bet man nebija tās sajūtas. Es saprotu, principā, ok, es īstenībā jau reāli nokaifoju tos 2 stundas, ko es gāju. Es jau izbaudīju, teiksim, to laiku, kad es biju tur, ja? Un te tas stāsts, ja, kad es izbaudīju to ceļu. To stāvokli, ko tu tagad noraksturo, to sauc par klātesamību savā dzīvē. Kad tu esi klātesošs savai dzīvē šajā sekundē, jo tev pieder tikai šī konkrētā sekunde, tev nepieder nekas cits. Tu esi tikai te. Un tad, kad mēs dzīvojam visu laiku uz to mērķi, jo tu saki, es gribu sasniegt, tad būs tas un tas. Un tā ir nerealitāte, bet mērķis sasniegsies pats. Viņš sasniegsies, tu veiksi šeit darbību, vai ne? Tāpat kā tu kāpi kalnā, uzkāpsies. Bet tu domā par konkrēto soli tikai tajā brīdī, kurā tu kāpi. Un skaties to, kas šī solī te man ir apkārt, bet tu uzkāpsi, tas notiks. Ja tu visu laiku ejot, saki tā, man ir jāuzkāp augšā, tikai augšā būs tas tur, tikai augšā būs, tu reāli padari visu to ceļu pa ciešanā. Tu nevar sagaidīt. Tā ļoti dziļs uzstādījums, reāli mums arī ir mērķi grupa, reāli gada grupa, kur mēs strādājam. Ja? Šis ļoti dziļs uzstādījums, ja? Reāli daudz arī šodien būs tieši tikšanās, offline tikšanās, kuras redz vienkārši, ka daudz arī saka, ka visi izdega, netiek galā, ja? Un šitas ir tas par to prātu uzstādījumu, kas ir reāli, principā. Zini, kāds ir fenomens? Man ir grupa, kas strādā ar šo, un man šodien no rīta bija Zooms, mēs reiz, tā kā nedēļā tiekamies, un viņas man saka, cik grūti ir dzīvot no sākuma tajā stāvoklī, tāpēc, ka tas stāvoklis ir ļoti mierīgs. Ļoti viņš ir mierīgs, tev vairs nav drāma. Un tev ir tāds, tā ir normāli justies, viņas prasa. Ir normāli justies tā? Es saku, pirms 2 mēnešiem tu stāsti, ka tev ir tas slikti, tad tu man neprasīji, vai normāli tā ir justies. Tagad, kad tu jūties tajā mierā, tu man prasi, vai tā ir normāli justies. Tāpēc, ka mūsu prāts visu laiku ciešās tendēts uz ciešanām. Un tā ir it kā norma, ka tu ciet nemitīgi dēļ saviem mērķiem, dēļ saviem sasniegumiem, un tu pats radi galvā to visu. Jo realitātē tas neeksistē. Un, protams, ka tas ir ceļš, kurš ir ļoti grūts, un mums ir pieredums justies tā, kā tu jūties ikdienā. Visu laiku labi, kā vakar, kad tu brauc. Tas ieciklējies, kad es ieciklējies tajā savā mērķī, un es braucu, un realitātē es jūtos tā kā lūzers. Es neteikšu, ka es tā katru dienu jūtos. Tā nav realitāte. Tā nav. Nē, tā nav realitāte. Bet tu tanī brīdī tici tam tik ļoti, ka tev pat ķermenis pārņem to sajūtā. Pilnībā, un tur vajag pilnīgāko restartu, tikai ar miegu tu vari reāli vispār pārslēgties. Vai es varu tā izdarīt, vai ar sportu, kur es varu pilnībā pārslēgties, no tā prātu uzstādījuma. Tas skaidrs, ka tas nenotiek vienā dienā, jo kaut kur es varu dzīvot, kaut kur es vēl reāli nevaru dzīvot. Bet tā ir ļoti dziļa tēma, noteikti. Kāpēc mēs meklējam apstiprinājumu no citiem? Tāpēc, ka mums nav šīs pārliecības par sevi, mums laiku vajag ārējos kaut kādus, tu esi tiešām laba vai veiksmīga. Ja? Tāpēc, ka cilvēks nedzīvo pēc tam savām vērtībām? Tas arī savā ziņā ir saistīts ar to, ko Nika teica, ka mēs uzliekam kaut kādus kontrolpunktus, ka man ir jāsniedz tas, un man ir jāiečkojās tur visur. Jā, visur jāsprauž karodziņi, jāuzkāp visās virsotnēs, un tad ir, tagad es nofotografēšos te, bet... Un neviens neieliek laiku. Jā, un tad ir, Tu tik daudz ko izdarīji, un neviens cits neakceptēja to. Jā, un es domāju, ka tas ir tas jautājums īstenībā, kas es pats esmu, tas jautājums sev. Es esmu mans prāts, jo prāts dzīvo pēc principa gribu, negribu, patīk, nepatīk. Viņš grib baudīt. Saprāts, kurš saka, ja tu šodien baudīsi rītā, mēs nepaspēsim izdarīt to un to, viņš tā kā tos grožus regulē, kurš ir spēcīgāks. Un tad ir sevis apzināšanās, ka es kā dvēsele, es kā gars, un tad vēl ir visu mūsu zemapziņas cietais disks ar visiem tarakāniem, programmām, paterniem un tā tālāk. Un tā kā jūs runājat par to, kas ir cilvēks, tur ir tik daudz slāņu, kā īsti bez tādām zināšanām un tādas vadības, tas tā kā operēt uz sajūtu. Mēs taču kaut kur mācamies, tomēr ārsti iet pie meistariem, ir kaut kādas tehnikas,
Ja, un līdzīgi ir šīm garīgām zināšanām. Jo kas tad ir ticība? Ticība bez emocijām ir vienkārši savas informācija. Savukārt, vienkārši emocijas, es jūtu, kas tagad ļoti populāri ezoterikā, ja? Es jūtu, ka man tagad ir tas jādara vai cits kaut kas, bez autentiskām zināšanām, kas ir pārdzīvojuši 1000 gadus, bez kaut kādas tradīcijas, kas uzrāda dzīvus piemērus, kad cilvēki ejot šo ceļu ir realizējušies, ja? kā gari. Ir ļoti grūti, tāpēc es teiktu, ka tā ticība, ko mēs arī te pieminējam, viņa sastāv no tām divām komponentēm. No emocijas, viņa ir emocionāli uzlādēta ar tavu pieredzi, un no zināšanām. Ja, un tad tu vari orientēties, ja tev ir kaut kādi iedoti marķieri, kritēriji, ka tu vari vispār atsakot. Tagad es dzenos pēc tā mērķa, es esmu prāta konstrukcijā savā, vai es esmu kaut kādā bērnības traumā, vai kurā brīdī, kādā stāvoklī es atrodos. Jā, bet to var izdarīt tikai tad, kad tu palēnini. Protams. Tad, kad tu esi tajā iekšējā laikā, tagadnes laikā, kad tu vari tā kā, kāpēc es atkal daru tā? Tā kā atsakot, ka es atkal ieeju tajā paternā, ieeju tajā lūpā, ja? Un tā kā mēs esam nenormāli ātrumā mūsdienās, tā informācija, kas gāžās, visu kaut ko mēs uzņemamies, mēs tikai spējam tā kā tenisā tikai atsisties, ja? Kurā brīdī tu vari vispār apsēsties un uzdot savu jautājumu? Šis labs jautājums reiz skatītājiem. Ja jūs gribat, jums var iedot ļoti labu tehniku, kas palīdz no šitā automātiskā lūpa iziet ārā ikdienā. Es viņu tagad praktizēju. Vakar atbraucu tieši arī no Madeiras un vienkārši pusdienu jūt, ka atkal šajā lūpā vienkārši tā skrējienā, ka man vienā dienā tā gribās izdarīt visu reāli. Ja? Un es ļoti labu tehniku praktizēju, kas palīdz atgriezties. Ja gribat, ielieciet jautājumu, ierakstiet gribu tehniku. Un es padalīšos komentārā ar šo tehniku, kas palīdz atgriezties atpakaļ pie sevis un piezemēties 10 minūtēs. Ļoti laba tehnika. Nika, rīli jautājums, rīliņš, ko mēs varēsim izrakstīt uzreiz. 3 iemesli, kāpēc cilvēks iekšēji jūtas nepietiekams. 3 iemesli, kāpēc cilvēks pats sevi iekšā jūtas nepietiekams. Pirmkārt, viņš sev nav paziņojis par to, ka viņš ir pietiekams. Pats galvenais autors sev nepateicis to. Jā. Neapzinājās to. Jā, vienkārši nepateica sev. Meklēt apstiprinājumu no tās ārpasaules, tas, par ko Sandra runāja, tas, kad, un kā reiz tas, ko mēs gaidām, nekad nenotiek pārsvarā no ārpasaules. Viņi mums nedod to deficītu, neaizpildīs tādā formā, vismaz kā mēs gribam. Pārsvarā cilvēks neredz, ka viņš ir vērtīgs jau tagad. Viņam tā kā visu laiku ir tas nosacījums, ja, kad ja es izdarīšu to, tad es būšu vērtīgi. Spiediens ir tāds uzstādīts, teiksim, ja, ka mēs visi mēram caur ārējiem panākumiem. Īstenībā jau arī nav sabiedrības spiediens, bet mēs ticam, ka tas tā ir. Jo, ja to redzam. Mēs to redzam, jo ja tev nav svarīgs sabiedrības vispār tas viedoklis, tad tev nav arī sabiedrības spiediens. Bet tiklīdz tev kļūst svarīgs sabiedrības viedoklis, tā tev ir arī sabiedrības spiediens. Jo tu esi tā kā kontrols pulti atdevis tai sabiedrībai, viņi tagad noteiks manu vērtību. Bet man šķiet, es tieši šodien uzrakstīju, tas bija no rīta, ka mana misija nav patikt visiem. Patikt sev. Mana visa misija ir patikt sev. Tieši tā. Un es varu nepatikt visiem pārējiem, bet ja es patikšu sev, es nodzīvošu savu laimīgāko dzīvi, visticamāk. Un tas paziņojums pašam priekš sevis laikam ir tas, ko cilvēks neizdara. Tieši tādēļ viņš nejūtas iekšā pats sev vērtīgs, jo viņš vienkārši pats sev to nav paziņojis. Ok, 3. lietu nenosauc. Jā, man nav viņas 3. Jā, labi, pietiks ar 2. Sandra, 3 iemesli, kāpēc cilvēks iekšā jūtas nepietiekams. Paldies, ka man bija laiks apdomāt. Handikaps. Tāpēc, ka cilvēks ir nepateicīgs. Pirmais. Nepateicīgs par visu to, kas viņam jau ir iedots. Negodīgs. Negodīgs pirmām kārtām pret sevi. Ja? Tāds fake story of my life, ja, saucās. Un tāpēc, ka cilvēks neusticās sev un tai savai pilnībai. Līdzīgi kā mēs runājam, meklējot visu laiku tos apstiprinājumus ārienē. Jā. Cilvēks zina, ko darīt, nedara un brīnās, kāpēc sev neciena. Ja? Vispār, kāpēc cilvēks nedara to, ko viņš zina?
Lielākā daļa piekrīt, tagad tāds laikmets, ja tu parunāsi cilvēku, viņš reāli Visi zina, piekrīt, jā. ja? Tagad ir informācija milzīgi daudz, kāpēc cilvēks nedara? Tāpēc, ka informācija bez dzīves pieredzes, bez tūlītējas izdzīvošanas tavā dzīvē neko nenozīmē. Jo tev tikai atklāsme rodas brīdī, kad tu ar savām acīm ieraugi savā dzīvē. Burtiski, tu ar savām acīm ieraudzīji savā dzīvē, kā tas strādā. Un tad informācija kļūst par zināšanu. Un kamēr informācija nav zināšana, kas ir pierādījums tev pašam tavā dzīvē ar tavām acīm, tu vari lasīt miljonus grāmatas, nekas nemainīsies. Bet tu vari izlasīt vienu grāmatu un pēc tam vienkārši pielietot to. Bet tā kā cilvēkam nav bijis tas solis, kas viņam iedotu to, kā es redzu, jā, tas tiešām tā strādā. Tiešām ir tā. Tad viņam ir tas wow, insights, ja, ko sauc atziņa atnāca. Kāpēc viņa atnāk? Tāpēc, ka tu ieraudzīji ar savām acīm savā dzīvē. Tev ir pierādījums. Tai visai informācijai man katrs klients saka tekstu ar es visu zinu. Katru sesiju Tikai sākās neko nedara, jā. Jā, es jau šo visu zinu. Es saku, super, ko tad mēs te darām? Kā tu esi atnācis, ja? Tu esi atnācis. Tikai kāpēc acis tik nelaimīgs un skumjs, Ja jau viss ir zināms, tad ko mēs te darām? Kā es saku, svarīgākais darbs sākās nevis pie terapeita kabinetā, bet tu izej ārā, ja? Bet smēķētājs arī zina, ka smēķēšana veselībai kaitīga ir. Viņš taču to redz uz katras paciņas, bet viņš tāpat turpina smēķēt. Tāpēc, ka nav lēmums. Nav lēmums, piekrīt. Un tam lēmumam jābūt ļoti dziļam. Jā, un tas lēmums ir ļoti interesants reāli arī. Ja? Es tagad mēģināju ūdenspīpu reāli atmest ilgāku laiku reāli. Un tagad man, dzīvē vienkārši tāda apstākļi. Un es čik vienkārši vienā dienā, hops, vienkārši savu pateicu visu. Un man neviena reize negribējās. Tagad. Kas notika? Kas notika? Kāda bija priekšnosacījuma tam lēmumam? Tas ir interesanti. Man, principā, pieredze tāda, ka tev dzīvē ir, ka tu esi diezgan dziļi iekšā kaut kādā tur iekšējā tādā lūzuma punktā. Man ir tāds lūzuma punkts, ja? Es šobrīd, teiksim, no tā lūzuma punkta lienu ārā, kurā, principā, viss, un tajā, kad es reāli emocionāli, kad es liekas viss, principā viss, ka tu, principā, es pat pateiktu, tas punkts ir tas tajā brīdī, kad tu nevis cīnies, bet kad tu padodies man, kad es padodos. Man tas punkts tagad reāli bija, man ir kaut kāds situācija, kas man to pamudināja, es vienkārši padodos, un tajā brīdī es reāli varu izdarīt šāds ļoti svarīgs lēmums, un tajā brīdī es sev pateicu, nafig, es neiešu nepīpēšu ar ūdenspīpu. Un es šobrīd 1,5 mēnesi, man neviena reize man te gribēs aizlidoju uz Varšavu, pēc ieraduma es aizlidoju, man to tā kā likās, varētu aiziet uzpīpēt tur, kur es šādi gāja, bet es neaizgāju, bet tā bija vienīgā reize, man negribās. Tas ir pierādījums par spēku vājumā. Nē. It kā padoties skaitās vāji, ja? Tieši tā, kaut kur. Es arī padodos sev. Spēks tajā padošanās procesā. Padoties, un visas vienkārši to atlaid, ja? Un to pat īsti tam formulu nevar iedot. Tam nevar iedot formulu. Ja man tagad būtu jāiedot formulu, es varētu mēģināt, bet tur, man liekas, diezgan grūti iedot formulu, jo to jāizjūt. Un tas ir lēmums spēks, jā. Viņš ir un tad viss notiek. Ja viņš nav, tad tu visu dzīvi var gribēt. Un kā tas tāds lēmums spēks, ka tu pieņem lēmumu un tev principā nav atpakaļceļa. Tu, kā saka, nodedzini visu tilts, vienkārši no visu nostājies un visu vienkārši lec. Tad ir iespējams tas lēmumu izsanot. Ja tu vienkārši paņem un lec, un tu vairs atpakaļ nevar uzlikt. Bet tā padošanās īstenībā, ja mēs pastamies, tā ir ļaušanās, tanī brīdī tu Dievam saki, es tev uzticos. Es uzticos, ka es zinu, ka mans ceļš. Viņš man aizdīs to, ko vajag aizvest. Ne? Ja es parasti saku tā, ja tev ir bailes, kas ir bailes, tā ir ticība sliktajiem. Vai neticība sev? Jā, bet tā ir bailes sliktajiem. Tu baidies, ka neizdosies, tu baidies, ka kaut kas cits notiks. Un ka nebūs labāks kaut kāds scenārijs. Tātad tu bailes rodas tad, kad tu tici sliktajiem. Un es vienmēr saku, ja tu netici sev, ja tu sev, piemēram, tici uz 50%, tu meklē ticību kaut kur ārpasaulē. Bet vienmēr ir Dievs. Viņš tev tic. Paņem tos otrs 50% un uzticies viņam. Ja tev pietrūkst, nemeklē citur. Vienkārši pasaka, lai ir kā ir. Sandra, ko tu teiksi, kāpēc nedara? Kāpēc cilvēks nedara? Es gribēju vienkārši piebilst to, ko Nika teica, tas tik skaisti un tā rezonē, ka tik tiešām mēs daudz cilvēki tic, bet ne visi uzticās līdz galām. Tā kā es saprotu, es ticu, ka kaut kas eksistē un tā tālāk, bet tieši tas uzticības trūkums Dievam un tam, ka pasaule īstenībā ir izveidota ar lielu mīlestību un ka gala rezultātā,
tev ir šāda situācija dzīvē, kāpēc domāt, ka viņa beigsies slikti? Vienkārši uzticies un ej, un uzticies, ka tas rezultāts vienkārši tur varbūt redz lielāku situācijas kontekstu nekā tu tajā brīdī, viņš būs tev svētība. Jā, par to uzticēšanu. Nu, bet tu vari iedot formulu, ko nozīmē uzticēties. Tagad visiem liekas, uzticēties easy, ja? Kāpēc uzticēties citu cilvēku? Tu cik, piemēram, Marta attiecībās neuzticās viens otram, ja? Un viss tur, teiksim, pārdzīvo, kontrolē, visi, ja, teiksim, Man tas ir. Nē. Bet iedomājies, cik daudz enerģijas tas atņem, un cik tā ir briesmīga dzīve. Kad tu esi tāds kontrol frīks, visu laiku mēģini nokontrolēt, tas ir interesanti arī apspraksēs, un vajag var redzēt, kur ķermenis, kur ir iekšā apziņa, kas ir kontrolējoši ļoti, un kur cilvēks ir, ok, es ļaujos, es eju iekšā procesā, jo es uzticos Dievam, viņš man ir atvedis šajā vietā, šajā brīdī, ka tā pieredze ir man vajadzīga. Īsnībā tur var, protams, pamācīties no dažādām garīgajām praksēm, tā skaitā arī augu medicīnas un tādām lietām, ka tu nezini, tu nevari nokontrolēt to procesu, bet tu paļaujies, ka gala rezultātā tas būs vērtība. Jo kāpēc, lai šī pasaule būtu sazvērējusies par tevi? Kāpēc, lai šī situācija ir izveidota ar ļaunajiem spēkiem tā, lai beigās tā sagrautu tevi un viss būtu slikti? Tad mēs aizējam līdz tam kvantu laukam, tas, ko tu konstruē, negatīvo scenāriju, negatīvā domāšana vai domāšana ar pateicību. Labi, bet ok, pagaid. Jā, mēs aizgājām. Jā, ļoti labi, jo to iedot formulu, kā tad vairot sevi šo ticību, vienkārši šo ticību un uzticību. Tas ļoti viegli skan. Skaisti skan, ja, bet būsim realistiski, tas reāli dzīvē diezgan grūti izpildāms. Ja. Tas nevar tā pateikt, davai tici sevi, es tagad ticēšu sevi, uzticēšu sevi, man tagad viss notiksies. Pasaka, ko vajag darīt. Mazo soļu principu, es arī pieminēju, īstenībā ir prakses, ir kaut kāds plāns, kā tu vari veidot kaut vai dienu. Tev nav jānozvēr tagad, kad viss no šodienas es nekad vairs tur nedarīšu to un to vai ticēšu tur visam, ja. Bet tu sāc ar kaut kādām konkrētām rīcībām. Šodien, piemēram, es nevākšu tos laikus te Instagramā. Es nolikšu to telefonu no rīta malā un neskrūlēšu to ekrānu. Šodien no rīta es elpošu. Es veikšu tur elpas prakses, noklausīšos kaut kādu vērtīgu lekciju. Es nezinu, tā pati pateicības dienas grāmata, kaut kāds mazo soļu princips, nevajag arī sev pārvērtēt. Jo tas grauj mūsu ticību sev, kad mēs uzliekam nerealizējumus mērķus, mēs viļamies sevī, un tad ir pretējais tās atkritiens. Vajag diezgan adekvāti izvērtēt, ko es tajā brīdī, cik smagu svāru es varu pacelt. Ja? Ir ļoti interesanti, man ir tāda praksa stāvēšana uz naglām. Es pati stāvu uz naglām un nāk cilvēki iziet šo praksu, un tev fantastiska praksa, lai novērot, kā darbojas mūsu prāts. Visi prāta patarni, viss, kā viņš mūs ievelk ikdienā, man nepatīk, šodien nav īstā diena, šī praksa nav priekš manis, un tā vietā, lai pieņemt arī caur sāpēm ar kaut kādu diskomfortu, pieņemt, un kā tā praksa burtiski izmainās atkarībā no tā, kā izmainās tava attieksme. Vai tu pieņem to situāciju, jo dzīvē arī ne visas situācijas ir baigi patīkamas. Tas arī apzināti iet uz tādām sāpēm, jā, tas arī nav easy. Ja, bet beigās tik interesanti, tev vairs nesāp. Jā, tu vienkārši pieņem. Un tu vienkārši saproti, wow, es varu kontrolēt tos procesus. Un tas ir tik, īstenībā ļoti, ļoti vērtīgi tāda neliela prakse kaut vai, kas tev iedod ticību sev, savam resursam. Tu izēj caur tam, tu saproti, es saprotu, kā tas darbojas. Ok, jautājums skatītājiem, kāpēc tu kaut ko nedari? Ieraksti komentārā, cik tu apzinies, kāpēc tu kaut ko nedari, tas, ko tu zini, ko vajadzētu darīt. Ieraksti iemeslu, un tam, kurš ierakstīs visu tādu dziļāko atbildi, godīgāko atbildi, kas savāks vairāk laikus, Sandra uzdāvinās kaut ko arī, ja?
Tu man iedvesmo īstenībā, es varētu arī uzdāvināt dalību grupas praksē naglu stāvēšanu. Super, jā, tad varētu Būtu interesanti pārvarēt šo visu, jā, teiksim, pārbaudīt. Tāpēc, jā, Pētreiz pārbaudīt, kur ir gatavu šo, un vispār ierakstīs komentārus. Nē, mēs labāk pie Mikras komentāri, jā, tur kursā būs vieglāk bišķiņu laikā. Bet īstenībā es gribēju vēl piebilst, redz par to darīšanu. Tā kā tu pieminēji par to pīpi. Ir tas princips askēzes, tāpēc viņš saucās jogā. Un viņš ir saistīts ar iekšējo sankalpa šakti, gribas spēku enerģiju. Lai mēs dzīvē kaut ko sasniegtu, mēs bez šīs šakti, bez šīs enerģijas neko nevaram izdarīt. Mēs varam afirmēt, tur vizualizēt, bet gulēt uz dīvāna, neko neizdarīt, nekas nenotiks. Un lai tu dabūtu to degvielu, to pieslēgumu tam iekšējiem resursam, tev ir jāpārvar grūtības kaut kādas, izējot no komforta zonas. Tā kā jāatsakās varbūt no kaut kādas baudas gūšanas, līdzīgi kā to ar pīpi, vai kāds atsakās tur, es nezinu, kūksēs. Man arī askēs šo mēnesi. Un interesanti, ka tad, kad tu viņu ievēro, bet tur ir svarīgs mazo soļu princips, neuzņemties pārāk liels askēs, jo viņas izdedzina. Tā ir tā iekšē uguns. Tā ir tā degviela. Un tu vienkārši sajūti, ka tevi atnāk tas resurs, tu sāc vairāk darīt, tu esi vairāk fokusēts, tev ir ticības sev vairojusies, tas tādā pieslēgumā. Tas ir tāds interesants stāvoklis, liekas. Man nekas nevar apturēt, caur sienu iziet, tāpēc, ka man ir tas spēks, tā iekšē uguns. Jā, labi, tad principā atgādināšu vēlreiz jautājumu, kāpēc tu nedari kaut ko, ko tu zini, ko vajadzētu darīt? Ierakstiet komentārā atbildi, godīgākā, atklātākā atbilde. Mēs izlozēsim pēc 2-3 nedēļām. Sandra uzdāvinās brīnišķīgu praksi, kas varēs pamēģināt izdzīvot šo. Es esmu pārliecināts, ka daudz mūsu skatītāji jau šo praksi ir darījuši. Tāpēc kādam tas nebūs jaunums, varbūt kādam tas būs jaunums, paskatīsimies, bet interesanti zināt vispār un pašam arī, kāpēc vispār cilvēks reāli nedara to, ko viņš zina. Ja? Tu zini to, ka to vajag darīt, bet tu vienalga to nedari. Kur ir iemesls? Ierakstiet paši, kā jūs paši to uzskatāt, un tā arī savu veidu terapija, refleksija pašam ar sevi, pašam uzdot sev godīgus jautājumus un pašam viņus atbildēt. Tāpēc, ka īstenībā kaut kādā brīdī, ja Nika droši vien atbild, piekritīs, droši vien visi piekritīs, kaut kādā brīdī tev jau terapeits vairs nav vajadzīgs, ja tu māki sev uzdot jautājumu, pareizo jautājumu, godīgi sev atbildēt, un tev ir laiks šim jautājumam reāli, ka tu vari par sevi parunāt. Nē, terapeiti arī neizslēdz, viņš noteikti kādēļ ir vajadzīgs, ja, obligāti, bet arī svarīgi, ka tu ikdienā pats ar sevi komunicē un pats sev uzdod jautājumus, ja. Tas tāds, es par to, kad interesants moments, ka katrā tajā dzīves posmā tev tā atbildes skan pašam priekš sevis savādāk. Jā, arī. Un tas dialogs jau iekšā ir foršs, bet dažreiz mēs neredzam tā ārpus savi rāmji no tajā domāšanas līmenī, kurā tu esi tagad, tajā emocionālā attīstībā, tu 100% tici, ka tev ir taisnība. Un tu to savu atbildi sev iedos no tās ticības. Jautājums, cik tu dziļi, teiksim, spēja reflektēt un patiešām ieraudzīt to patiesību. Jo ļoti daudz cilvēku uzdod sev jautājumu ļoti primitīvu atbildi. Viss atšujies, zini? Es uzdevu jautājumu, es atbildēju. Tāpēc man svarīgi tos jautājumus uzdot no rītiem, kad es pilnīgi ar skaidru prātu pēc savām praksēm, kad es reāli patiešām dzirdu sevi, ja? Ļoti svarīgi. Vai kaut kādos brīžos, kad tu esi vispār pats ar sevi, piemēram, kalnos, man ļoti, ļoti spēcīgi strādā, ja? Teiksim, vispār tas laiks, kad tu ej ļoti dziļi var iet sevi iekšā, ja? Vienkārši ej, tu monotoni, tas arī pierādīs, tu monotoni, tuk, un tur viss tā daba, viss. Tev arī, principā, vienkārši peld, vienkārši kaut kāda informācija nāk pat augšā, tas arī ļoti, ļoti labi strādā. Ok, kā jums patīk šis podcasts? Es jums varu pateikt, ka mēs jau, principā, podcasts laiks ir beidzies, bet mēs esam tēmā tikai kaut kādā pusē. Dievs! Jā, tas vēl viens. Ja jums patīk šis podcasts un saliksiet plusiņus, tad mēs reāli paturpināsim vēl šoreiz nedaudz ilgāku podcastu. Tāpēc salieciet plusiņus, kas grib tālāk, un mēs vēl nedaudz paturpināsim, lai mēs varētu šo podcastu noslēgt. Ko ejam tālāk, dāmas? Mēs esam diezgan, dziļi tajā tēmā. Droši vien, kad nevar visu izrunāt uzreiz, bet mēģināsim saīsinātā versijā. Jums vēl ir laiks nedaudz? Mums jāmācās īsāk atbildēt. Tas gan, jā. Ir dzīves lietas, ko tur īsti nevar. Jā, bet kaut kā. Vai garīgums var būt beigšana no dzīves? Jā. Lai cik man grūti to ir atzīt, bet es vienu brīdi biju iekritusi tādā, kā es to saucu par apgaroto ego. Vēl viena ego forma, un viņa ir ļoti garīga forma. Zini, kad tu no tāda baigā materiālista pēkšņi sāc tā kā interesēties par garīgām vērtībām,
Un tu sāc ticēt tam, ka tu esi tik garīgs, ka tev attīstās jauna ego forma. Es to saucu par personāžu. Tev ir jauns personāžs, un viņš ir tik apgarots, ka tu tam tik ļoti tici, ka tu esi tajā, ka tev ar ego vispār ir tā, ka tiklīdz tu izdari izmaiņas sevi, tā ir kā konfekti, kas nomaina papīrīti. Ego visu laiku pielāgojās. Kas ir ego? Tas ir mūsu domāšanas veids, jeb personāžs, kas kļūst par mūsu identitāti kaut kādā laika posmā. Un ļoti daudz garīgie skolotāji dzīvo garīgajā ego. Viņi nemitīgi to translē, viņi dzīvo caur to, un nav atšķirība. Cilvēkam nav tāda izpratne par to, ka, lai tu būtu, es uzskatu, ka, lai tu būtu garīgs, tev nav par to jāpaziņo. Par to paziņo bieži apkārtējie. To jūt apkārtējie, un viņi tev piedēvē kaut ko tādu. Nevis es sevi paziņoju, es esmu garīgais skolotājs, bet cilvēki pēkšņi sāk nākt un teikt, klausies, man ļoti rezonē tas, ko tu runā, vai tu vari pateikt vairāk. Viņi nāca, mani mudināja uz to. Es sevi par to nenosaucu, es sevi nekādā veidā nepaziņoju. Bet tā dzīvē iegrozījās, ka šis ceļš atnāca caur cilvēkiem. Un tad, kad es biju iekritus tajā garīgajā ego, tad tur ir tāds interesants moments, ka tu tici tam, ka tu esi sasniedzis kaut kādu attiecīgu līmeni. Tiklīdz tu domā, ka tu esi sasniedzis attiecīgu līmeni, tas ir tas vislielākais fakes. Pēc tam es sapratu, ka es nekādu līmeni neesmu sasniegusi. Un es ieraudzīju burtiski no malas to savu apgaroto ego, un tajā brīdī es viņu varēju sabrucināt, tāpēc, ka es sev viņu atzinu, sev viņu ieraudzīju, un tajā brīdī es pat ieraudzīju, kādas dažādas lietas es darīju. Caur to, ka es it kā esmu garīga. Jā, tas bija ļoti interesanti. Bet tu to ieraudzīji tajā zemākajā punktā. Jā, tikai tur. Tur arī viss sabruka. Tur sabruka visas ilūzijas. Visas ilūzijas tur sabruka, par to tev liekas ārprāts. Bet tas bija tik skaisti. Es tagad uz to skatos, un man liekas, tas ir tik skaisti. Tāds skaists ceļš tas bija. Bet jā, apgarotība, viņa mēdz būt ļoti feika. Viņu mēdz mētāt. Jā, ko tu, Sandra, domā par šo? Man ļoti patīk angļu tāds teiciens walk your talk. Jā, tā kā arī Nika teica, nesludini sev par skolotāju un nestāsti, vienkārši dari, ej to ceļu, un ja tu būsi patiesi, tad sirds līmenī, par matmas līmenī cilvēki sajutīs. Un tagad īstenībā mēs dzīvojam milzīgā fēkā. No katra gludekļa tagad sludina kaut kādas prakses un garīgumu, bet ir ļoti viegli apmaldīties. Bet tur, kur ir pa īstam, tur cilvēki jau sajūt. Un tas, ko tu teici, arī ļoti svarīgi, ka veids, kā tradīcijā ir viens no galvenajiem principiem, arī attiecībā uz skolotājiem tā saucamajiem, vienmēr esi skolnieku pozīcijā. Vienmēr esi skolnieku pozīcijā. Pretējā gadījumā ir tā kā ar kalniem. Ja tu uzskati, ka tu esi uzkāpis virsotnē, tev tālāk kāpt vairs nav, kur tev atliek tikai kāpt lejā. Ja, un tas īsts skolotājs vienmēr ir skolnieks. Un man liekas, arī bija viens no kristiešu svētiem, kas teica tā, ka sludināt vajag vienmēr un visur, bet vārdus izmantot tikai galējās nepieciešamības gadījumā. Tad iemieso to, ko tu runā. Un arī, ja tev neizdodās runāt par to, man nesanāca, es kļūdījos. Man bija grūts ceļš, bija izaicinājumi, un tas īstenībā mūs padara empātisks un palīdz mums kalpot citiem, tikai tieši tāpēc, ka mēs zinām, ka tas nav vienkārši. Un tiklīdz tu pasludini kaut ko, mums ir jogas skolotāja apmācības un ļoti tāda nozīmīga daļa mēs veltam tieši tām garīgiem zināšanām, ne tikai tur āsanas un elpa, bet galā kā vārdā, kāpēc tev tas viss jādara. Jo dzīves jēga jau nav sasiet sev mezglā vai nostāties uz galvas. Ja? Un mums vienmēr, tad, kad ir lekciju svētdiena, mums nākošā nedēļā ir izaicinājumi ar vīru par tēmām, par kurām mēs runājam. Mēs, Dievs, gatavojamies, un mēs tikko padalījāmies. Bet nevis no tādas skolotāja pozīcijas, ka mēs te tagad sludinām, mēs dzīvojam pareizi un ir jādara tā, bet vienkārši dalāmies zināšanām, bet mēs zinām, ka mums būs uzreiz pārbaudījumi par to tēmu. Ja jūs par to runājat, jūs dalaties,
formā, kā formas ietverā jūs esat skolotāji, jums ir auditorija, tad parādiet, kā jūs paši tiekat galā ar to eksāmenu. No jā, labi, virzamies tālāk. Mums ir principā pēdējie jautājumi. Kā saprast, ka tu audz? Nevis vienkārši sev mierini. Galvenie tādi punkti, ka tu saproti, ka tu ej pareizā virzienā, ka tu audz. Tu esi gatavs atzīt savus kļūdas, un tavs redzējums mainās. Un tu vari pateikt, kad tur es kļūdījos, tu vari palūgt piedošanu. Tas nozīmē to, ka tu principā ej pareizā virzienā, ka tu spēj pats sevi pamanīt. Jā, tu spēj pateikt, man tur nebija taisnība, tur es kļūdījos, piedod. Un tā ir dziļa lieta, piekritīšu tev. Ko tu saki, Sandra? Jā, noteikti. Un atkal atkārtošu par šo skolnieku pozīciju, ka tu atsako, ka tu neesi visgudrākais šajā istabā, bet tu esi gatavs mācīties. Un arī tad, ja tu spēj atsakot, ka mainās tavi reakcijas, tavas reakcijas kaut kādiem notikumiem, ka tu esi nevis reaktīvs, bet tu spēj atsakot un mainīt te brīdī to ierastu uzvedības patērnu. Ka tu spēj nočekot. Jā, ka tu noķer to mikrosekundi, ka tā brīdī tu kāpēc es atkal tā reaģēju? Tajā brīdī tu sāc mainīt, pārrakstīt īstenībā to likteni. Tas ir ļoti vērtīgi, ko tu saki, ka tu noķer to starp stimulu un reakciju. Ja? Tev ir stimuls, tu paņem pauzi, padomā un reāli reaģē savādāk. Ja? Tā ir, man liekas, topā lieta, ko var attīstīt. Es zinu, ka to var, tāpēc, ka es pats šobrīd dzīvoju, ej cauri apzināti reāli. Es pats tur, 10 gadus meditēju, bet tagad tikai tur pagājušā gadā vispār sapratu vienkārši pašu būtību meditācijas. Ja? Ko tu vispār pašs galvenais, ko tur iemācies? Tu iemācies šo pauzi. Tu iemācies, tas tev iedot apzinātību. To mazo pauzīt, varbūt sākumā 1 sekundi, 2 sekundi, 3, pusminūti, ja, teiksim, ka tu reāli nočeko, saproti, hopā, kur man triggers, reāli man gribās tagad reaģēt tā, bet tu reāli vienkārši sāc reaģēt savādāk. Un tas, ko teici, ka tu tādā veidā vari principā pārrakstīt savus iepriekšējās reakcijas un tādā veidā reāli iemācīties reaģēt savādāk. Ja? Un tas tev principā automātiski maina visu tavus rezultātus dzīvē, ja? Tavus pašsajūtas un principā viss pilnībā, jā, tieši tā. Tur ir viens triks, ko tu vari, tu teici, tev ir 10 minūšu prakse, man ir 5 sekundžu prakse. Jā, ideāli. Varbūt neatklāja viņu. Neatklāja? Jā. Ierakstiet komentārā. Nē, tāpēc, ka mēs pēc tam atklāsim, jā, uztaisīsim intrigu reāli. Okay. 5 sekundžu prakse, man ir 10 minūšu prakse. Sacenšamies, tu pamēģināsi manējo. Es pamēģināšu tev obligāti, jā. Jā? Okay. Es tev pateikšu savai arī, tu pamēģināsi. Tad mēs te pēc tam tikai kaut kā publicēsim, kad tev būs arī feedbacks. Jā. Ok, super. Jā, tāpēc, ja jūs gribat Nikas praksi, arī ierakstiet. Mēs abas divas tāpat ierakstīsim. Ierakstiet gribu praksi, efektīvu praksi mēs ierakstīsim komentārā pēc 2-3 nedēļām, kas jums palīdzēs arī ātri atnākt atpakaļ momentā. Ja? Uzreiz. Ļoti ātri, super, ideāli. Tas man patīk, kad ir dažādas prakses, un galvenais, ka viņi strādā, pats svarīgākais. Ja? Ok, vai self-love sāks ar pieņemšanu vai ar konfrontāciju? Grūts jautājums, šis varētu būt ilgs. Vispār jebkuras izmaiņas sākās ar situācijas pieņemšanu. Ka mēs adekvāti saprotam, kur mēs atrodamies, kas ar mums notiek un pieņemam situāciju, pat ja tā ir nepatīkama. Fakts. Vienkārši tas ir fakts, ir tā. Es esmu dusmīgs. Fakts. Jā, pieņem faktu vienkārši, ja? Jā. Tas uzreiz paver nereālu perspektīvu. Ja tu pieņem faktu, tevī ir brīvība. Jā. Ja tu pretojies, ir spriedze. Arī starp citu sekundžu darbs. Kāpēc cilvēki baidās būt godīgi pret sevi? Tāpēc, ka nāksies kaut ko mainīt. Tas ir transformācijas lielākais, ko es saku, tev melo. Ja tev speciālists kāds saka, ka transformācija ir patīkams process, tev melo. Tāpēc, ka tad, kad tu pa īstam strādā ar sevi, tu ieraugi, ka tā kā tu dzīvoji līdz šim, tu vairs negribi dzīvot. Un tev tas sāk triggerēt mājās, tev tas sāk triggerēt visur apkārt, tāpēc, ka tu redzi, ka tu tā vairs nevēlies, tu nevēlies tā justies, tu nevēlies tā reaģēt, tu nevēlies. Tu ieraugi to, ka tas, ko tu solīji, īstenībā nenotiek. Ka tu katru reizi pēc bļaušanas uz bērniem saki, es vairs tā nedarīšu, bet tu izdari atkal, un tu to sāc ieraudzīt. Un tev tas sāk nepatikt, un tev ikdiena kļūst ļoti, ļoti slikta. Un tā ir saucās krīze. Krīze, ko nozīmē krīze? Ka vecais vairs nestrādā, bet jaunais vēl neviests, un tu atūdies pa vidi, un tu to vēl apzinies, un tas viss trakākais. Es zinu, ka es vairs tā negribu, bet es nezinu, kā es gribu. Un tev atkal reāli, tā kā no vienas puses vēl atpakaļ, bet tu vairs tur negribi, bet tu principā bet arī nezini, kā to izdarīt. Un tev ir bezspēcība, totāli bezspēcība. Un tad padoties ir moments. Padoties, vienkārši nolaid rokas. Vienkārši padoties, un atdot vienkārši palaist vaļā visu šo
vēlme kontrolēt, jā, kaut kā, jā, bet tas arī nav vienkārši padoties, jā, tas arī, ko nozīmē padoties. Jā, vai sāpes ir nepieciešams izaugsmai? Vai ir iespējama izaugsme bez sāpēm? Mēs atgriezāmies pie tā bez paša. naglām. Jā, vai var bez naglām? Var. Es varu vienkārši padarīt naglas patīkams. Man, piemēram, guļu uz pranamātu, man vajag patīk. Nē, nu tas ir atkal par to, ko mēs visu laiku mēģinām uzkarināt kaut kādas apzīmējumus. Pozitīvās emocijas, negatīvās, labais, sliktais. Mēs gribam pozitīvās, negatīvās mēs negribam. Tātad tas ir slikti, tur mēs iekšā neiesim. Nu, tā kā, tas atkal mūsu tas prātu konstrukcijas. Ja mēs uztveram grūtības vai kaut kādas izaicinājumus, wow, cik interesanti, ok, šitā vēl man nav purinājis. Tur es tagad gribētu šajā vētrā iemācīties izturēt, ja? Mums arī ir Pieeja tāda interesi, jā. Mums ir ģimenē tas joks, nu, kad tu dzīves eksāmenā saņem eksāmena biļeti no skolotāja, bet kad tev no rektora biļeti atnāk, tas nozīmē, ka tu jau kvalificējies tādas biļetes līmenim. Nu, tā arī tas ir, ja tu to pieņem kā tādu, wow, tas nozīmē, ka es kvalificējos. Ka man ir potenciāls to pārvarēt. Un tas ir atkal saistīts ar to ticību sev, uzticēšanos sev. Kāpēc es domāju, ka es nevaru to izdarīt? Ar Dievu palīdzību es varu. Jebkurā gadījumā es varu izdarīt to, kas ir no manis atkarīgs, un rezultātu atstāt Dieva ziņā. Bet tur bija tas teiciens, Dievs tev neuzliek lielāks pārbaudījums, kā tu vari iznest, ja? Jā, un man te Terezē bija arī viena tāda vēstule, kur viņa pabeidz, es ļoti ceru, ka viņš nepārvērtē manas spējas. Kaut kas tāds. Bet tā arī ir. Un tas ir par to uzticēšanos sev. Un nedomāt, ka visa pasaule sazvērējusies par tevi un Dievs tev vēl ļaunu. Nē, es tu tik īpaši. Jā. Būsim tā. Nē, es tu tik īpaši, lai viss pret tevi būtu. Jā. Jo cilvēkiem gribas būt īpašiem. Un es saku, ir īpašie klienti, zini kādi? Tie, kur atnāk uz sesiju, saka, man nekas nespēja palīdzēt. Es visu esmu izmēģinājis, man nekas nespēja palīdzēt. Tie ir klienti, kur grib būt īpaši tajā, ka viņiem nevar palīdzēt. Es viņiem saku, piedod, tad es tev arī nevaru palīdzēt. Es neiešu konkurēt ar tevi par to īpašumu. Tā paga. Varbūt tomēr. Ja, jo mēs sacenšamies grūtumā. Bieži vien tu, kad stāst savu grūtību, tu teici, čempioni, teiksim, kuram grūtāk reāli, teiksim. Tas taču tik saldi. Kā es ciešu, kādas sāpes ir nepieciešams izaugsmē, bez tām izaugsme nav iespēja, bet mēs viņus varam iemīlēt, mēs viņus varam pieiet viņām ar interesi, ja, skatīties un, kā es saku, iemācīties izbaudīt reāli kaut kādas grūtības, ja, iemācīties izbaudīt. Arī kalnā ejot arī nav viegli. Es tieši gribēju tev teikt. Treniņā arī nav viegli. Arī nav viegli tieši tā. Tieši tā gribēju teikt. Tā sajūta pēc tam un arī pats treniņu process. Cerēt, ka būs viegli ejot uz kaut kādu izaugsmu, fiziskajā aktivitātē arī diezgan. Bet es domāju, cilvēks, kas to nav sācis darīt, es domāju, viņam sākumā būs grūti, kurā gadījumā. Jo tas, ko mēs tagad runājam, par tiem cilvēkiem, kas jau kādu laiku ar viņiem strādā, kurš to var pateikt. Tagad tu izbaudi tur tās grūtības, ja tur nezinu. Piekrīt, ja tas tur nav reāli sākumā. Tur sākumā ir jāiziet ritīgiem dubļiem cauri. Tev pamazgās pamatīgi. Bet mēs piedzimstam ar spēju iet cauri grūtībām. Mēs arī piekrītam. Mēs vispār, pati piedzimšana ir normāla spējas iet cauri grūtībām. Jā, es piekritīšu. Okay. Kas ir viena lieta, ko cilvēkam jāpārtauc darīt, lai sāktu sev cienīt? Viena lieta, ko jāpārtauc darīt, lai sāktu sevi cienīt. Izkalpoties. Izkalpoties? Jāpārtrauc izkalpoties. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu ārēji it kā glābi un palīdzi un dari, bet īstenībā tu vāc apstiprinājums tam, ka tu esi labs vai vērtīgs, vai arī mēģini mīļā miera labad pielāgoties kaut kādai situācijai un sev mēģināt iestāstīt, ka tu esi glābējs vai tur labdaris. Ok, Nika, ko saki? Kas ir viena lieta, ko cilvēkam jāpārtauc darīt, lai sāktu sev cienīt? Pārstāt beigt cīnīties par taisnību. It sevišķi savas ģimenes ietvaros. Mēs laiku gribam, lai mums taisnība ar vīru, kāpēc ir problēmas vai ar sievu. No kā ir strīdi? Nē, tikai tas, ka tu reāli... Kurš uzvarēs šajā strīdā? Kurš ir vairāk nogurs? Kurš ir lielāk ieguldījumu izdarījis? Kurš nemitīga vēlme pierādīt savu svarīgumu? Tad, kad mēs to pārstāsim darīt, tad automātiski ir cieņa pret sevi un pret otru cilvēku. Man liekas, ļoti viegli, bet grūti vienlaicīgi.
Jā, es piekritīšu, tā ir ļoti laba, vērtīga lieta, ko tu saki. Ja? Bet, tas arī jāmācās. Man kādreiz bija ļoti grūti paklusēt. Man liekas, es paņemšu telefonu, es tev pierādīšu, ka man ir taisnība, es vēl atradīšu GPT, ierakstīšu tur. Tas tā, pagaidām, man ir tiešām jācīnās par šo brīdi. Pēc, ka tev ir tā pauzīte, tagad, kurā tu vari reāli pamanīt un padomāt. Vai tas tiešām ir svarīgi? Vai man tagad būs taisnība vai nē? Man patīk tas teiciens, kāda atšķirība, kuram taisnība, ja tevs vīrs vai sieva raud? Kāda atšķirība? Kam ir taisnība? Nekāds atšķirības. Ja domājies, cilvēki kādreiz viens otru nogalināja dēļ taisnības? Duelis? Jā, šobrīd, kas pasaulē līdzīgi. Reliģiskie kāri. Jā, bet kādreiz ejam, atrisināsim šo jautājumu cimdi uz galdu un ejam, un viens tiks nošauts. Viss, taisnība. Līdz absurdam mēs esam gatavi nogalināt cilvēku, lai tikai pierādītu savu taisnību. Jā. Ko virzamies uz noslēgumu? Kā izskatās reāli sevs pieņemšana? Skaisti. Kā tas izskatās? Starojoši, skaisti, brīvi. Miers. Miers, sevs pieņemšana. Tas ir miers, jā? Tas ir miers, jā. Jebkurā situācijā? Jā, tu esi novērotājs tajā situācijā. Tu spēji akceptēt visu kā faktu. Jā, ir sūdīgi tagad. Fakts. Ko es ar to varu darīt? Tad, principā, sevs pieņemšana tev ir miers. Tas ir... Jā, tas manā izpratnē tā ir vienlīdzības zīme. Sandra, ko tu teiksi? Kas tev ir? Kā izskatās reāli sevs pieņemšana? Arī noteikti miers, tāds iekšējs līdzsvars, un arī... ir cilvēkam lauks tāds, to var redzēt viņam acīs. Mēs varam to saukt, par briedumu, par tādu enerģētisko starojumu, ja? Bet tāds stabils enerģētisks lauks, kurā cilvēks necenšas neko pierādīt. Viņš var sēdēt arī un klusēt, iespējams, ja? Bet, ziniet, ir tādi cilvēki, viņi ienāk dažreiz auditorijā vai kaut kādā telpā un iestājas klusums. Vai arī visi sāk runāt klusāk un pamana, ka kaut kas enerģētiski ir izmainījies telpā. Un tādam cilvēkam noteikti ir šis starojums un tāda, es gribētu teikt, garīga tāda harizma, kas harmonizē visu sev apkārt. Jo mēs jau koregulējamies, jā, arī kā nervu sistēmas un tāda cilvēka klātbūtnē, tā kā arī ir mierīgi. Tā kā tu saproti, jo nav kaut kas jāpierāda, jācīnās par kaut ko tā vistā. Bet svarīgākais tieši sarežģītās situācijas būt tādam, ja? Jo ikdienā mums tas nav baigais challenge būt mierīgam, bet tieši tad, kad kaut kas nenotiek tā kā vajag, ikdienā jau arī mēs vairs nemākam. Protams, es piekrītu, bet es domāju, tas tāds challenge priekš vispār, cilvēkiem, kas varbūt vispār, ja, strādā ar sevīm, arī tad, kad nav kad nenotiek tev tas, kā tu gribēji, ja, ka tur kāds tev, varbūt tur kaut ko pārkāp, kaut kāds robežas, tajā brīdī arī saglabāja. Teiksim to, ja. Pats jau teikums, tas nenotiek, kā tu gribēji. Kas tu tāds esi, lai tu noteikti, kā tu gribi, vai ne? Jā. Mēs tos dievus spēlējam nemitīgi. Dievu lomu gribam visu laiku piespēlēt, ka es zinu, kā labāk, es zinu, kā jābūt, esmu tas, kas nosaka. Tā ir tā svarīguma sajūta, ja? Labi, virzamies uz noslēgumu. 3 ikdienas darbības, kas veido pašcieņu. Kas veido ko? Jā, pašcieņu. Kā šo pašcieņu izveidot? Ko es ierekomendētu darīt? 3 kaut kādas mazas lietiņas, kas tev veido šo pašcieņu pašam pret sevi. Man liekas, ļoti svarīgi, ka tu no rīta piecelies un sāc dienu ar sevi. Kaut vai 10 minūtes pirms citiem. Tu nevis celies vispirms priekš citiem un uzreiz tur jādara lietas bērniem. Bet es, piemēram, cenšos piecelties pirms bērniem, lai man ir laiks sev un man diena sākas par sevi. Tas man noteikti maina uzreiz visu dienas noskaņojumu. Tad nākamais ļoti svarīgi ir tur, kur tu gribi teikt nē, pateikt nē, un tur, kur tu gribi jā, pateikt jā. Nevis tur, ko es gribu nē, pateikt otrādi. Būt tā kā drosmīgam un pateikt, Jā, ka šoreiz es negribu to darīt. Un nav kāpēc. Piekritīšu. Tas varētu būt otrais, ko varētu izmantot. Un tas trešais, ko tu arī saki, mazliet ievilkt elpu, pirms tu reaģē. Lai nav tas dzīvnieciskais stimuls reakcija, bet ir
bišķiņ mēs tomēr esam cilvēki apzinātāks būtnes par dzīvniekiem. Dzīvniekiem ir stimuls reakcija. Jā, uzreiz. Mēs dzīvojam ļoti daudz dzīvnieciskajā pasaulē. Mums ir kāds pateicis uzreiz reaģēt. Bet parādīt, ka tu esi cilvēks. Tev ir tā pauzīta. Es tieši tagad lasu Gabor Matē grāmatu, reāli interesanti, tur ir rakstīts par tiem dzīvniekiem, ja? Ka principā dzīvnieki, cilvēki vienīgā suga, kas principā cenšas izmaina savu būtību un dzīvot savādāk. Tāpēc, ka viņam būtība savādāk. Dzīvnieks dzīvo tā, kā viņam vajag dzīvot. Ja? Cilvēks pēc būtības viņam vajadzētu dzīvot savādāk. Viņš reāli pats sev piespiež dzīvot, Pats ieliek būrī. Pats ieliek būrī, reāli, ja? Tas ir fenomenāli, ja? Ka mēs paši sev principā sarežģījam savu dzīvi. Ok, Sandra, ko tu 3 ikdienas darbības, kas tavuprāt veido pašcieņu? Man arī ļoti norizināja tas, ko Nika teica par to laiku sev, bet nevis no tāda egoistiskas perspektīvas. Es tagad dzīvošu sev vai veltīšu laiku sev, bet tieši, lai tu varētu labāk būt labāka mamma, labāka sieva, labāks izaugsmes treneris vai jogas skolotājs, tev ir jābūt resursā. Atkal citēšu, man liekas, tas bija Saros Serafīms, kristiešu svētais, kas teica, izglābi sevi un ap tevi izglābsies 1000. Jo tu ar savu šo, paraugu, ja? Jā, ar savu paraugu, bet ar savu lauku tu stabilizē visu sev apkārt. Sievietē tas vispār ir mega svarīgi, jo viņa harmonizē, viņa tur lauku priekš savu vīriešu, priekš bērniem un tā tālāk. Otrs ir laiks, kas saistīts īstenībā arī ar šo, bet tā kā nospraust tās laika robežas, jo šajā materiālā realitātē Dievs izpaužās kā laiks arī. Varbūt cilvēks mega ateists, bet viņš nevar noliegt laika ietekmi uz sevi. Un neviens nevar nokontrolēt laiku. Tas nozīmē, ka tas ir tās laika robežas, ka tev nav jāķer katrs zvans, ka tev nav jāatbild, tur uz īziņām, uz vēl kaut ko. Tev ir jāspēj sadalīt tā uzmanību, ko es joprojām mācos. Es galīgi neesmu perfektajā. Kā tu rīkojies ar laiku, ko tev Dievs ir iedevis šai dienai. Jā, kam tu vēl to laiku, ja? Jā, tā kā kādu, kur aizplūst tavu enerģiju? Kā tu rīkojies, tas resurs baigais. Labi, ja? Tas bija otrais. Un trešais. Man ir ļoti svarīga komunikācija īstenībā. Kā mēs veidojam komunikāciju, kā mēs runājam. Man ir ļoti svarīgi komunicēt ar cilvēkiem, cieņpilni, bet arī, lai šī atgriezeniskā saite ir cieņpilna. Ja es redzu nevērību un tādu familiāru attieksmi, es nospraužu tās robežas, jo man liekas, ka tas nav īsti pieņemami. Un tas ir ļoti svarīgi, tāda attiecību kultūra, kas mūsdienās mēs viņu sākam zaudēt. Viss šīs īziņas bez labrīt, vispār labdien, kā viss, mēs sākam zaudēt, vairs nav, mēs nevaram izbaudīt, ko nozīmē būt attiecībās, un izdzīvot viņu skaisti, ja? Viss ir tāds kaut kāds. Nē, cilvēks grib mīlēt sevi, bet negrib dzīvot kā cilvēks, kuru var cienīt. Ja? Cilvēks negrib dzīvot kā cilvēks, kuru var cienīt. Ok, ja mūsu podcasts virzās uz noslēgumu, man liekas, mēs iegājām dziļi un var iet vēl dziļāk, ja? Tā ļoti, ļoti dziļa tēma. Jums, skatītāji, jautājums, uzrakstiet godīgi vienu teikumu. Ja tu turpinās dzīvot tāpat kā šobrīd, kur tu būsi pēc 1 gada? Ierakstiet godīgi teikumu, padomājiet, ja? Šīs podcasts arī ir par to, par padomāt, ne tikai par padomāt, bet arī varbūt padomāt bišķiņu uz priekšu. Ja? Ja tu turpinās dzīvot tāpat kā šobrīd, kur tu būsi pēc 1 gada, un šim godīgākajam komentāram, kurš savāks vairāk laikus, Endorfīns uzdāvinās mūsu reset programmas VIP mēnesis bezmaksas, mūsu programmā, kas transformē tevi, transformē tavu personību, tavu identitāti un pārslēdz tevi uz sevi, īstenībā uz sevi, kas tu esi patiesībā, kāda tavu būtība, kas tev dzīvē ir jādara, kas ir tavs lielākais spēks, vai tu to dari vai to nedari, uzvirzīt tev uz pareizo ceļu, caur darbu, regulāru sistēmisku darbu, ar pareiziem instrumentiem, ar pareiziem cilvēkiem, ar pareizu vidi, ar pareizām tehnikām, kuras mēs pielietojam mūsu programmā. Tāpēc ierakstiet godīgi atbildi, varbūt tā nebūs viegls teikums, bet padomājiet paši, kur jūs varētu būt pēc gada, ja jūs dzīvosiet tāpat, kā jūs dzīvojat šobrīd. Tu nevari iemīlēt sevi,
kamēr tu pats sev nepatīc. Un tu pats sev nepatīc ne jau tāpēc, ka tu esi slikts, bet tāpēc, ka tu zini, ka tu vari dzīvot labāk. Tie, kas vēl nav piesakojuši, piesakojiet mūsu kanālam, ielieciet sirsniņu, ierakstiet, padalieties ar to, kas jums patika, kādu atziņu jūs paņemsiet no šodienas sarunas. Man liekas, mēs daudz būtisks, interesants tēmas izrunājām. Tur vēl, man liekas, pašam gribētos vēl noklausīties un iziet visam cauri, ja? Bet ļoti svarīgi vienmēr, kā saka Nika, svarīgi saprast, ko tu darīsi ar to, ko tu tagad dzirdēji. Un padalieties varbūt komentārā, ja jums ir kāda forša atziņa, kas jums vairāk patika, kas labāk norizonē, vai ko jūs reāli plānojat pielietot, darīt. Tas būs vērtīgi, jo mūsu mērķis ir, protams, kaut ko darīt ar to informāciju, nevis vienkārši dzirdēt un turpināt skrolēt tālāk, skriet kaut kur tālākā automātā, bet padomāt un varbūt arī rīt praksē, kā Nika teica, 10 minūtes padomāt, ko es vakar dzirdēju un ko es šodien gribu no tā pielietot, pamēģināt. Tāpēc ierakstiet komentārā, tas būs vērtīgi. Es pats arī izlasu katru komentāru un cenšos iekomentēt atpakaļ. Paldies, ka jūs dalāties arī komentāros. Man liekas, komentāros arī daudz vērtīga informācija var izlasīt, un mums ir komentētākais podcasts, tāpēc paldies, ka jūs skatāties, paldies, ka jūs komentējat, un gaidīsim jūs nākamajā podkastā ar interesantiem viesiem, par interesantām dziļām tēmām. Ja jums ir kādas tēmas, ko jūs gribat ierosināt, par kaut ko parunāt, ierakstiet arī komentārā, vai kādu viesu, ko jūs gribat ieteikt, arī droši rakstiet, mēs izvērtēsim, un iespējams kādu no tiem cilvēkiem uzaicināsim, un arī kādu tēmu vairāk izcelsim. Tāpēc paldies jums liels, ka atnācāt. Paldies. Un tad tiekamies jau kad nākamajos podkastos. Paldies. Sandra. Mēs jau 2 stundas parunājām. Jā, mēs tikai... vienkārši...